Dingi, kārtējs vakars, čau mūsu Patreoni. Šodien es pat teiktu, mums ir īpašs radījums. Viesos, manuprāt, Latvijas titulētākais sportists, kurš pretī slavai tiešām ir maudzis galvu priekšvārdu tiešām nozīmē. Mārtiņš Dukurš, čau Mārtiņ. Labvakar. Labvakar. Baigi skaļi pieteicis. Baigi skaļi. Mārtiņ, pirmo, ko es gribu pateikt, tu atbrauci no Siguldas, es saprotu tikai mūsu dēļ. Nu, tā sanāk, jā. Nu, tā ir liela cieņa tiešām. Paldies un cerams, ka saruna būs forša. Kristiāns visu laiku šodien, visu dienu, viņš nevarēja sagaidīt. Es nezinu, tu tur sekoji, nesekoji, es par Reni daudz esmu izteicies un nekas nav mainījies. Šodien varēsim to visu izrunāt. Un viņš visu laiku, tu samīzies. Es baidos, lai es neko sliktu nepateiktu, jo es saprotu arī uzreiz, lai sāktu ar šo Twitterī, kur rakstīju, šodien arī Kristiāns ir papētījis, nevienā brīdī neko sliktu ne par vienu sportistu par sporta veidu un tā atbalstu no Latvijas valsts, atbalstu naudu un tā tālāk. Bet kā mani heitoja, tu nevari iedomāties, cik tev ir labi fani tiešām. Viņi tevi atbalstīja tā, it kā es tevi tur, nezinu, nosist gribēju. Nē, bet tā ir baigi svarīgā lieta, tomēr es esmu to arī sapratis. Nestoties to, ka tas individuālais sporta veids, ap tevi ir komanda, jā, no kuras tev tā kā ir baigi atkarīgs, cik tā komanda ir spēcīga un baigi labi tu redzi tajā brīdī, ka tā komanda, ka tev sāk sūdīgi iet, cik tev tā komanda ir spēcīga un arī cik tas līdzjutējs tev ir zinošs, teiksim tā, jā. Ir jau objektīvi, nav jau, es neapvainojos, ja man, teiksim, uzdirž bez iemesla, jā, un kritika tā ir arī vērtīga lieta un arī, kā tu zini, zaudējumi sportā tiek citreiz ir vērtīgāk kā tas uzvaras. Un arī, ja tu pateiksi kaut ko sliktu, tas ir normāli. Es neko nevarēju sliktu pateikt, jo es neko nesaprotu no tā sporta veida, un tu saki zaudējumu. Man liekas, lasot virsrakstus, es maz ļoti sekoju līdzi, godīgi pateikšu, bet virsraksti ziņas, man liekas, ka tev tādu zaudējumu vispār arī nav bijuši. Tur Kristiāns pareizi pateica, tur medaļas katras brīvdienas pasaules olimpiskais čempions. Tur Treceko tur bija tā. Nē, bet zelts beigās. Nē, tur bija sudrabs, jā, tur garš stāsts, bet jā, sudrabs. Saprotu, tev bija tādi zaudējumi tiešām, kur tu teiktu, ka tu redzēji, ka tava komanda tur, nezinu, attieksme mainās, fani pagriež muguru? Nebija tādi zaudējumi, bija tādi varbūt iekšēji tādas vilšanās, ka tu pats sagaidi, ka tu kaut ko gaidi, tu baigi strādā, un tu kaut ko, teiksim, uz tiem pašiem Sočiem, es jau braucu ar baigo pārliecību, tāds. Es visu sezonu tur, visos mačos mīcīju, viņi sezonu iepriekš es tā pašos Sočos, jā, apbraucu. Es konkrēti zināju, es zaudēšu startā, bet es jau pirmajā splitā būšu klāt un ķeršu. Man bija tāds, īstenībā baigais miers iekšā, bet es jau aizbraucu, man pat nebija īsti tur pat cīņas. Kā, tā bija tāda it kā cīņa par medaļu. Man tas sudrabs bija jau tāds, tā kā bija bijis un jau rokās tā kā jau bija. Es redzēju, amerikānis tur bija gaisa gabalu un es pat vienu momentu jau tur tā brīvi nosacīt sajūtos, es tā redzēju to zeltu nedabūšu. Es tur fāteriem tā kā, es nezinu, varbūt man tur, notālot traumuši Tomasam bronza beidzot tiks un tā kā, un fāters tā kā, nezinu, parunāšu ar Tomasu, un tad viņš bija izrunājis ar Tomasu, un tam man par āci viņš pateica, nē, Tomas pateica, ka viņam tāda medaļa nevajag. Kas notika uzvārds, kāds bija Trecekos? Viņš tur lidoja vienkārši, kad, Viņš bija baigā formā, viņš bija gan fiziski formā, gan, ja es nolieku arī fiziski nost, tad arī tehnikas ziņā es tur netiku klāt, un tas bija tieši tur tā, tas bija pārsteigums. Es saku, cīņas nebija, tur man atveda kaut 7-10 daļas, tur tā kā, bez variantiem. Tas ir daudz, jā? Tas ir daudz, jā, daudz. Bet pagāja laiks, un, ja nevaldos, viņu it kā dēļ dopinga noņēma trases. Jā. Kā tu uzzināji to, ka it kā tev ir tas zelts tomēr? Pagājis laiks jau bija. Kādu tur sanāca tā, ka atņēma tā kā visiem tās zelta medaļas, kuriem nesakrita tās proves, kuri bija tik stulbi un slinki, kuri paņēma tās proves no mātes meitas tur un tā tālāk. Tiem, kuriem bija viņu iekšā,
Nu, viņi pateica, rekur mana, tas, ka tur kaut kas vērts vaļā manipulēts, nav mana problēma. Es nodevu, reku tīrs visu gaišu. Nu, jā, teiksim tā. Un tad viņiem nebija kur pieķerties, un tos tā kā attaisnoja nosacīt, jā. Jā, tā kā... Bet tu uzskati, ka tev ir zelts, vai ne? Nē, es neko neuzskatu. Tas laiks ir pagājis. Ja man to zelta medaļu iedotu, es kaut ko varētu uzskatīt, bet man ir sudraba medaļa, un viņš ir tā kā attaisnos, tad visas to tēmas uzslēdz priekš sevi. Pēc tam Lozanā vienkārši tas ir lielākais zaudējums no tavā karjerā? Tā varbūt lielākā vilšanās. Jā, vispār ne tikai varbūt kaut kādā, varbūt pat tādā lielākā mērogā visā tie olimpiskā kustībā. Tas man bija tāds baigā vilšanās un demotivācija. Man ilgi vajadzēja kaut kādu laiku, lai vispār tam tiktu pāri un savāktos, lai vispār te visā atkal ielektu iekšā, jo es redzēju, kā tās lietas tur notiek un kā tur piesadz un kā tas viss tur starptautiskā līmenī. Tā var, ja? Jā, man likās tā baigi. Es tā sākumā kā trenējos un strādāju tādu baigo tīru, tādu, nezinu, kaut kādu sirdsapziņu vai tādu izpratni vispār par to olimpisko kustību, par visu to būtību un ka tur viss tik balts, tīrs un tu tikai dragā un viss būs un ka tu redzi, ka tā notiek, tā baigi, baigi sūdīgi paliek. Tīri interesi tas dopings skeletonā, skaidrs, kā 10 daļas, 100 daļas tur izšķir. Ko lieto viņi pārsvarā? Tas ir reakcijas vai tikai startam spēks? Tas ir viens ir reakcija, viens ir, lai tu uzskriet startā, ja tik cik tu startā atved, tas ir reiz 3 lejā. Tātad, ja tu 10 daļu atved startā, tas ir 3 10 daļā lejā handikaps. Skaitās, tas ir viens. Otrs, atjaunojies tu daudz labāk, ātrāk. Otrs, tev jau galvas šansē daudz labāk, ja tu esi atjaunojies. Jā, jo tas, ko es piefiksēju, man pēc gadiem 36, man vienkārši galva, prāts nespēja vilkt līdz tam ātrumam. Cik jums starp braucieniem tur ir sanāk? Laiks jau pietiekam, bet es runāju par to lēmumu pieņemšanu braucienu laikā, ka tev ir ideālā līnija, bet man ideālās līnijas varbūt ir 2 reizes mūžā trāpījušies tā, ka es nobraucu tiešām kā pa diegu. Vienmēr jau ir kaut kur kaut kas, un tev vienkārši lēmumu jāpieņem ātri, tās ir 10 daļas. Instinkti tie ir. Jā, un es jūtu uz karjeras beigām, ko man bišķi pietrūks prātam, tāds tā kā asums, man bišķi pazuda tāds. Es jūtu, kad bija dienas, ka es vispār uzgūlos skam un sapratu, ka es esmu off, vispār nebūs. Un tad mēs ilgi meklējām, kāpēc, un tad mēs atradām, ka man tā kā centrālā nervu sistēma ļoti nogurusi pēc sprintiem tieši bija. Un tad mēs tā visus treniņus pārkārtojam, ka es pirmdien sprintus taisīju, un dienu pirms braukšanas es principā sprints netaisīju tikai svarus. Un tad attiecīgi līdz sacensībām, tā visu to pārkārtojam tās treniņus, jo es kaut kā es uzguļos. Vienā brīdī? Jā, un es kaut kā jūtu, es nevaru nokoncentrēties, visur kavēju, un es uzbraucu augšā, pēc ūkas trenerim saku, es esmu off, es nesaprotu, es to feelingu, es ieguļos kamanā, pieķeros rokturiem, un es zinu, būs off brauciens, un es saku, mums jāmeklē, kāpēc, es saku, tas ir kaut kāds cits iemesls, un to lēnām, jā, sākām likt, kad riktīgi sprints, ka iedod kaut kā centrāla nervu sistēma nogurusi. Es daudz jautājumu uzdodu. Viņš zina, kā gatavojās viņam. Bet es jau to sagatavoju. Man bija viens fiksēts jautājums par tām mājas trasēm. Arī Sočos vinnēja Krievs, jo principā izņemot tikai Turīnā un Pekinā nevinnēja vietējais olimpiskās spēles. Tas ir mājas trases priekšrocība, ka viņi zina viņu no galvas. Un līdzīgi kā mums Siguldā, ka tā ir tava trase, tu viņu zini un citiem tu nav variantu. Tas Siguldā esi zaudējis vispār? Jā, bet tur no ieskrēja gropas izgāja, bet principā tā lielos vilcienos tu jūti tās niansītes, kur to ātrumu uzlasīt, un tas ir, jo sarežģītāk traks, jo tev lielākas priekšrocības. Teiksim, kāpēc Itālijā nevienēja mājnieks, tāpēc Itāļi nokavējās ar termiņiem, un viņi uzbūvējas, nezinu, tur 2 nedēļas varbūt pirms. Viņam nebija laika, jā, bet arī nebija iespējas, un viņš ar neko neizdarītu, bet savā būtībā ķīnieši ļoti daudz brauca, jo bija Covid laiks, viņi speciāli neaizbrauca uz pasaules kausiem, viņi tur sēdēja, viņi liek, sezonu 800 brauciens nobrauca. Cik? 800. Pret tiem taviem, jā, tu tur dabū 60 braucienus, tu jūti tās niansītes, tu noķer, un tur ir tā būtība tomēr ir. Un īpaši Vislerā. Teiksim, viņš tā bija to trasi piezelējis, var redzēt, viņš jau treniņos, viņš tik smuki gāja un brauca un viss, un zin kā, es aizlecu tā kā pa priekšu, viņš nočakarēja,
Un, zin, kā, viņš man no kādu braucienu nāca klāt. To trešo braucienu es kā sāku, es ar trases reķi, viņš manu trases reķi noboja. Viņš visu laiku nāca klāt, un es jau jūtu, es nedrīkst kļūdīties. Tā ir trase, kur tu no pirmās līdz pēdējai virāžai tur jābūt, visam čotka, jā. Un es kā vidusdaļā kā nokļūdījos, un es jau sapratu, ir auzas. Un es nobraucu lejā, es skatos tabulā, es esmu otrais, bet, cik es zaudēju. Klau, Formulā 1 rāda bieži, kā tur piloti staigā tur. Pirms gonkas tur. Jums arī ir kaut kas tāds, jo, ka tu galā, ja? Tu vairākus, es nezinu, ir noteikti, kas 100 reizes izbrauc pirms. Savā galvā. Jā, visādi scenārijus tu saliec, jā, tu kaut kāds nianses, vai tu mēģini atbrīvoties, bet, visam jābūt, jā, tur tev jābūt gatavam. Trenieri VR brillēm nav? Nē. Bet būs droši vien. Bet ir jau, kuriem ir, jā, visādas vizualizācijas, simulātori, jā, teiksim, arī mums Anglijas izlasē ir simulators, kur brauc un... Vai par pirmsākumiem parunāsim? Tev vispār bija variants cits sporta veids, Dainis Dukurs? Bija variants, vispār man šis sporta veids netika uzspiests. Es pirms tam spēlēju volejbolu, ļoti aizrautīgi un arī neslikti sanāca, bet pats, cik es nenormāli ražanas augumā, tad mums pietika kaut kāds prāts saprast. Te jums vajag atkāpīti, satiekot uz ielas Martinu, ļoti izbrīnījos. Mazliet garāks, tas nav grūti būt garākam par mani, bet tajā apspīlētu jau ar muskuļiem, liekas, ka 1,80 m noteikti. Bet tas ir normāls skeletonam augums, kā ir, starp citu, kā vienmēr pārliksim. Mazāks svars, man liekas, sliktāk, vai ne? Mazāks var sliktāk, bet proporcionāli, ja tu garāks esi, tad tev ir grūtāk. Grūtāk nokontrolēt, jā? Jā, tā kā tur vācu pusē saka kvadratiši praktiski gūti. Principā, jā, es tieši noskatījos. Ideāls, man liekas, ideāls skeletonis būtu tāds pietiekami negarš, bet ļoti svarīgs roku garums. Man īsas. Jā, lai tomēr skriešana, tas dod tie tur, nezinu, skriešana ieskrienoties, tev tā roka tomēr zemāk sniedzās un ļoti grūti skriet, ja tev jāliecās uz zemi. Bet, laikam, man ar maniem gan 2 metriem nebūtu variantu. Būtu grūtāk, jā, un otrs moments ir, garajiem ir ļoti grūti izsvarojumi. Tā kā kamana plus braucējs ir jātaisa tāds izsvarojums speciāls, jā, balans, jānoķer, un garajiem ļoti grūti to balansu noķer. Tu iedomājies, tev tas metru pārkari, un tu kaut vai noliec 300 gramus uz reizes, tas ir baigi grūti noķert. Bet ir tādi 1,90 m braucēji? Ir bijuši, ir bijuši, jā. Tur tas pats Tomas jau 1,80 m, es domāju, kaut kādi 5 varētu būt tuvu. Jā. Tāpēc viņš visu laiku bija aiz tevis. Bet viņam ir grūtāk, jā. Par volejbolu mēs pārtraucām, jā. Un neviens neuzspieda. Cik gados tu pirmo reizi pamēģināji ar galvu uz priekšu braukt? Jā, ja nemaldos, kādos 13. Tur bija tāda situācija, ka Fāters no Norvēģijas atveda pirmo kamanu. 3. Mēs googlējām. Jā, 3 varbūt, jā, un tur šie strādnieki pirmie, kas tur pamēģināja, un, zin kā, es tur arī netālu biju. Okay. Strādnieki? Jā, tur strādnieki. No zemākas vietas, zin kā, tur kaut kas jauns, tur kaut kas citās brauc kaut kā ņemās, un es arī pamēģināju. Un, laikam, Fāters, redzēja acīs, ka ir tā deksmīta, bet sākumā bija tas uzstājums mācības. Jums jāmācās, un tad, ja jūs tā mācībām tiekat galā, tā kā es smējos, ka mēs tur, tādas sestdienās, svētdienās braukājām, citi dzēra aliņu, tad mēs aliņu un braucām. Tas viss bija tādā pilnīgi amatieru līmenī, sākums, kā bez tradīcijām, bez nekā, un tad jau kaut kur padzirdējām, ka šis sportais būs olimpiskais, jā, un tur, pamēģinam tur. Un tā Fāters pārdeva māju un pasauca mūs pie galda un saka, es to naudu esmu gatavs ieguldīt šajā sporta veidā. Māju pārdeva? Jā, jaunbūli, jā. Un tu kā, es tā, zin kā, Tomas tā kā bišķi laikam ilgāk padomāja, bišķi prātīgāks. Viņš ir vecāks? Jā. Pa cik? 3. Tu viņam tagad 44? Un viņš nebrauc arī vairs, ja? Tā kā jā, tad tā aizsākās pamazām, tad Fāters sāka pirmās kamanas būvēt, jo nopirkām, sapratām, ka tev konkurence neviens neko normāli. Tu vari izskaidrot, piedod, ka pārtrauc kārtējo reizi bobslejā, es dzirdu tos ziņus, skatoties intervijas, būvēt
kamanas būvēt. Ko tas nozīmē? Kamanas lieces. Jā, kā tas fiziski izskatās dzīvē? Fiziski dzīvē īstenībā izskatās tāds vienkārši gludināmais dēlis, bet īstenībā tur ir tik daudz nianses. Kaut vai tev kamana pret ledu stāv šādi, paralēli, vai pakaļ piepacelt, vai purns mazliet gaisā, jau ir atšķirība. Jā, es nerunāšu jau par vispārējo, kas tev tur iekšā, no kādas konstrukcijas, no kādiem materiāliem. Tā kā man ir jāpielāgo katram braucējiem, jo finālā es braucu ar pilnīgi savādāku kamanu kā Tomas. Jā, pilnīgi atšķirīgām kamanām. Kā jūs nonākat? Tikai treniņa testi? Jā? Treniņš tests, mēģini, kas patīk, plus tu liec rezultātu, laikus, ātrums, visu kopā, sajūtas. Un tad citreiz ir tā, kā tev ir varbūt viena mazliet ātrāka kamana, bet tomēr sajūta līmenī tu zini, ka tu stabilāk nobrauks ar to, un tu 4 braucienos varbūt iegūs vairāk. Tas bija interesanta situācija. Mēs uz Vankūveras olimpiādu uzbojam 2 jaunas kamanas, Fāters uzboja dažādas. Un, kā es ielecu vienā, nobraucu, un ar otru arī, bet otru izstās ātri, bet es kaut kā neērti jutos. Un tā kā noliku malā, nobraucu, domāju, labi, nemeklēšu, tā jau labi iet. Nobraucu to Vankūveru, un 11. gadā es jau līdz pēdējiem pasaules kausa posmam vinnēju kopvērtējumu. Es domāju, izšaušu ar šito kamanu. Un baigi labi nobraucu. Baigi labos laikus parādīju. Aizbraucu 11. gada pasaules čempionu, tur, man liekas, 1,7 sekundes atvedu otrai vietai. Salīdzināju tās kamanas vēlreiz 10 daļu braucienā. Man tur tas zelts būtu atliektiem galiem, jā. Kāpēc lēmums tāds? Tas ir pats kā intuitīvi. Man likās, ko es te raustīšu, kā man jau tā labi iet. Es pirms tās Vankūveras sezonas jau nekad nebija trīniekā tā tolkam ielecis. Un kā es uzreiz tā, es jau sajūtu, mēs bijām uz pirmo nometni, mēs jau sešniekā sākām sēdēt. Un kā es jau uz pirmo nometni arī Vācijā aizbraucu, skatos, es jau tur vedu citiem diezgan. Es domāju, ir labi iet, es domāju, ko es ģorgāšos. Man ar šo arī stabilāk sanāk braucieni, kā tie sedli tādus, kuros tu guli iekšā. Tie arī nebija tik ērti, un kaut kā viss kopā tā lietas, nē, kaut kā sev. Tu atceries tajos 13 gados sajūtas, kad tu apgulies uz vēdera? Ar galvu pa priekšu. Ar galvu, šeit tiešām es visur teicu, tas ir, kosmos, tas ir. Tad jau ir savādāk, kā tu tā kā, ja tev vecāki ļauj, tad tur ir kaut kāds akcepts, bet tu tā, ka man būtu bail. Nebija pat pirmā reize? Ne. Un nekad dzīvē nav? Nē, ir bijis. Tas, es teiktu, neteiksim bailes, bet tāds kaut kāds uztrauks. Kaut kas ņūdina, tāds adrenalīns varbūt ar to zini pirms spēlēm. Un tas pat ir vajadzīgs. Un ja nav, tad ir tāds kaut kas nav pareizi. Es meklēju to sajūtu mazliet, jo es biju daudz motivētāks. Tas ir par startu, nevis par tieši, es par to tīri tehnisko sporta veida īpašību, ka tu ar galvu uz priekšu, cik jūs 100 km/h? 146. Piemēram, jā. Tas nav diezko normāli. Nē, bet man tas starts mazāk, tur jau tā braukšana tev ir jābūt, un tas kāds kritiens jau tev sēž galvā, ka tu tur nostiepies uz tiem 120, teiksim, to visu kamana man svēr 38 kg, jo es zināju, ka man, S plus kamana, man bija savs tas, saucamais kaujas svars, es zināju, pie kura man jāpieturās, un 10 gados es sev noturēju kilogramā. Es no rīta vakarā svēros, es arī turēju sevi. Vasarā, protams, treniņos es bišķi palaidos, bet sezonā es no rīta vakarā zināju, cik es pa nakti aptuveni pazaudēju svaru, no rīta man mači un tā. Ja, piemēram, būtu tur +2, kopā, tad tu justu, ja? Nost, jā. Pirmkārt, es tūļīgāks paliku. Teiksim, sprintā. Es uzreiz spēks nāca klāt, bet paliku tūļīgāks, un man nepatika tā sajūta. Tad es zināju, pie kuras svara. Man vēl ātrums, asums ir, un kur vēl es varu spēkā noturēt. Jā. Pēc tam jau uz karjeras beigām, tā kā man jau ātrums sāka kristies, man jau bija jākompensē ar spēku. Tad es sāku vairāk svarus taisīt. Jā, bišķiņ. Neteiksim, ka smagāks, bet es paliku bišķiņ spēcīgāks, bet tūļīgāks. Bet tas bija jākompensē, tas ir dabīgi. Tu pieminēji kritienus. Es zinu, ka Žigam, man liekas, arī bija saslēgts kausa lausle. Tam vajadzīgi spēlēt divreiz. Kāpēc tam tu pēc tādas traumas, kaut kā iekšēji, tu sev bišķi... Līdz pirmajam kritienam. Uzmani, ja? Es pieku arī tev sākumā pēc kritienus, pirmie kritieni lielie, ja?
Ir taču bišķī tiešām pēc tam sēž tāds, ka tas nebija patīkami. Ne, protams, tas sēž 5 uzmanīgāk kaut kā. Es atbraukšu uz to trasi, es zinu, tur nostiepos tā, un tu zini, katru to kritienu tu atceries. Un bija tādi traki? Jā, un trakā, teiksim, tāds traks bija, iedomājies, es aizbraucu uz jaunu trasi, mēs aizskrienam uz Turīnas olimpiskām spēlēm, trases atklāšana, zin kā pirmā, un mēs aizskrienam ar Tomasu, un mēs pirmie sarakstā, zin kā, kaut kā viss tādā hausā, mēs kaut kā bišķi pa vēlu ieradušies, un nav laika, zin kā, baigi pa to trasi izskriet, apskatīties, un mēs Tomas tā, zin kā, olimpiskā trasa nepazaudēsim brauciens, līdz 5. virāžu aizskrējam, tālāk tur tā aptuveni, zin kā, neapskatot. Un tad nācām lejā, un tad baigi sasitāmies abi divi. Divniekā? Nē, katrs atsevišķi, un atrast, riktīgi abi divi sasitāmies pamatīgi. Un tad vēl vienu momentu es atceros tādu, ka ir Vācijā viena tāda sarežģīta trasa, un tad mēs aizbraucām, tā bija pirmā trasa, kur starptautiski mēs apguvām, un mēs aizbraucām, un tur trāpies kaut kas sniegs, baigi lēnā trasa, kad 6 sekundes lēnāk braucam, mēs tur nobraucam lēn. Nākamajā dienā, uznāca -5 saulains, ka mēs tur lidojam. Tā, tas viss tev sēž, visi tie kritieni, visi, un tu jau, nekas tur patīkams. Ar brāli bija visu laiku tāda veselīga konkurence. Izskatījās no malas, ka viss ļoti draudzīgi, bet es neticu tomēr brāļi. Un tu biji veiksmīgāks, būsim godīgi. Nekad nejūti no brāļa? Vai tas paveicās, ka viņš bija vecāks un mazliet gudrāks? Tur tā problēma arī laikam ir, ja būtu otrādi, es jau normāls neesmu tajā ziņā. Viņš tādā ziņā, tas, ko viņš tur pacieta. Un man jau bērnībā vecā mamma jau teica, viņa saka, es nezinu, kā tas vecākais tev pacieš. Tu ej no aizmugures, lai viņu apsaukā, viņš vienkārši iet un tevi laiž garām šo visu. Normāli viņš būtu iešāvis jau tev. Viņš tā... Zolīts, jā, ļoti, ļoti. Pārāk. Labi, trasē tu mauc ar galvu pa priekšu, bet kā dzīvē, ar galvu vai ar prātu? Es jau laikam... Vai ar sirdi vai galvu? Es esmu vairāk no tiem, kas maudz dara tur tā, un tad ja, teiksim, kaut kas nesanāk, tad tā varbūt kaut kā neatlaidīgi mēģina ielausties caur citu, caur citām durvīm, bet vairāk es esmu tāds kas ar caurcišanu tā. Jā. Darītājs, kā darītājs. Jā, teiksim tā. Tu pašvaldības vēlēšanās nekur nebija doma? Neizšauju. Tu piedalījies? Nē. Neviens neaicināja? Bet varētu visi tevi zina. Ir aicināts, bet tas nav mans šobrīd, vismaz šobrīd nav aicinājums, jo es negribētu iet kaut kādu balsu dēļ. Es ietu, ja man būtu mērķis tiešām strādāt, atdoties, kaut ko darīt, bet uzvilkt žaketi vai Facebookā ielikt iebalsots paldies. Es domāju, tur jāiet ir strādāt. Tur jāatlicina laiks, un man šobrīd tāda nav. Jo tieši taču saka, ka veiksmīgi cilvēki neiet uz turieni. Pārsvarā. Lasīt, Vitrī bija komentāri, kad bija Olimpiskās komitejas vēlēšanas vispārējais, tad kandidāti nav, nevienam nepatīk, bet tā. Un tas standarts, kā futbolā var saka, Verpakovskim vajadzēja par prezidentu, viņu cilvēki zina, ja? Tā ir seja, ja? Un izskanēja tavs vārds, izskanēja, Dukurs iet tagad, ja? Un tā viss būtu kārtībā, jo tam mēs ticam, mēs viņam mīlam. Es esmu pret to, ka uzvārds darbojās, to, ko tu ļoti labi pateici. Piemēram, es būtu superzvaigzne, ja? Un mani aicinātu, bet ja es nezinu, ko tur darīt. Pa lielam, ko es varu izdarīt? Algas dēļ varētu aiziet, laikam, jā. Kā daudzi droši vien to dara. Kas ir tava motivācija? Jā? Vai tev ir kaut kāda, vai tev ir pilnveidoties, kaut ko mainīt, uzlabot, vai tev ir nauda, vai tev ir vara, vai nosacīta. Tā kā katram ir sava motivācija, tāpēc es saku, man nav motivācija salasīt balsis vai kā savādāk, bet ja es ietu kaut kādu domu, kaut ko mainīt, bet tad tur jāieguldās. Tu nevari tā vienkārši atnākt vienreiz nedēļā tur pasēdēt. Tad... Ja tu būtu Siguldas mērs, ko tu darītu ar Siguldas trasi? Noteikti, ka nebūtu jaukšana nost. Spridzināt? Nē.
Ir tā ēka unikāla, un tomēr tie rezultāti ir, protams, ir finansiāli dārgi, ir tie sporta veidi paši par sevi, nav lēti, bet kaut kādas tradīcijas ir, kaut kādi rezultāti ir bijuši, kaut kā varbūt tas mūsu valsts vārds, pilsētas vārds ir izskanējis. Jā, tā kā ir, protams. Bet kas šobrīd tur notiek? Es arī Kristianam jautāju, Skeletonā šobrīd ir, notiek kaut kāda darbība, tu esi prom, tevs, es saprotu, arī tur ir projām. Kas tur notiek? Jaunieši ir, tagad ir tāda Skeletona komanda izveidojusies. Es uzskatu, ka pat tādā labā līmenī ar tām iespējām, kas viņiem ir, viņi cenšas dara. Jaunieši arī tādi sapratuši, ka bez tādas konkrētas kapāšanas nekas nebūs. Arī vismaz šogad ļoti cītīgi strādā. Nekur jau es tālu neesmu, ja es angļiem gatavoju tehnikas, arī latviešiem gatavoju kaut ko no tehnikas piepalīdz, tāpat arī tēvs, un tas tāds sirds pasākums gan es ukrainiem, gan latviešiem piepalīdz, tā kā tiem, kuriem vajag, tad jau. Ir kāds uzvārds, kuru varētu iegaumēt, kas varētu izšaut, tieši Skeletonā? Ir, turpat es domāju, ka ir vairāki, bet redzīju, viņiem bišķiņ jauniešiem tā problēma, ka viņiem liekas, ka viņi jau visi ir sasnieguši, jā, bet jāsaproti vienu, ka viņiem daudz kas jau ir iedots. Un viņiem ir jāpierāda. Es gāju citu ceļu, mēs tā kā kāpāmies pa tām kāpnēm. Nezinot īsti, kur taustoties. Jā, tā kā kaut ko tā kā sasniedzām, un tad ieguvām visu, jo viņi jau brauc ar laba līmeņa tehniku jau, otrajā gadā, jā, iedots, un mums jau nebija tās iespējas, un tāpēc es tā, varbūt vēl rezervētu un negribētu slavēt priekšlaikus nevienu. Citu, varbūt arī tas bija jums tāda, palīdzība, ka jūs sākāt izkost no nulles, vienkārši nezinām. Braucāt no rupi sakot uz sūdu. Es sapratu, mēs braucām uz sūdiem, jā. Bet ļoti pareizi tu pateici, bet šeit ir atkal divējādi. Viens ir, tas ļoti labi norūdīja, mēs iemācījāmies daudzas lietas, paši cīnījāmies, bet otrs mēs padirsām tik brīnišķīgu laiku. Jā. Mēs vienkārši 3 gadus strādājām, sapratām, mēs esam aiziejuši neīstajā virzienā, pagriežamies, ejam tālāk. Jā, un tie bija tie ceļu meklējumi, bet tas neapšaubām. Un man liekas vispār, man arī kaut kas nesen uzdeva, kur tev tos medaļas, man vispār medaļu nav, man nav tāda medaļu stūrīša, es viņas savā būtībā tās neglabāju. Tēva, tāpat kā man droši. Jā, ir pie tēva, jā, tur ir vieta, bet man pat nevajag speciāli stūri izveidot. Man liekas, man tas ceļš, ka mēs sākām tur mērķis pa mērķiem, kaut kāda medaļiņa, kauss, viss, tas, man liekas, ir pats svarīgāk kā visas tās medaļas. Tu jau var uztaisīt to medaļu, tur labākais, skaistākais. Tā kā mēs savu koka medaļas uztaisījām. Jā, mēs paši sev 4. vietu ieņēmām koka medaļas, un tagad ar bērniem strādājot. Es biju pret, nevis biju pret, es tāpat kā par Reni daudz ko teicu, kāpēc tās medaļas visiem bērniem, 16. vieta dot medaļas, bet tad, kad tu esi ar tiem bērniem un tu redzi, ka viņam iedod to medaļu, tur 12-gadīgam, viņam tas kaut ko nozīmē. Tajā brīdī tas ir, es redzu viņu acis, tas viņiem ļoti tāds nozīmīgs notikums viņu dzīvē, tāpēc, lai visiem dot medaļas. Un tieši man tagad nesen es biju ar vienu turistu grupu, viņi man palūdzu novadīt tādu mazu ekskursiju pa Siguldas trases, paņēma medaļu līdzi, un viņi man saka, kāpēc tā medaļa tāda apsista visa tāda no visām malām, bet es saku, tāpēc, ka es biju iedies bērniem. Kā bērni, viņi velk abas kopā, viņas bet tā tas ir, tāds process ir, un tam bērnam varbūt varbūt vienam ir motivācija kaut ko darīt dzīvē, un varbūt arī iznāks lietas, ko. Par Rennes hierarhiju es gribēju pajautāt jūsu starpā, kā jūs sadzīvojat, Kamanas, Bobi, Skeletons, ir kaut kādas tur, nesaprašanās. Tad kāpēc federācijas ir, Bobsleja un Skeletona federācija, un ir Kamniņa federācija atsevišķi. Tas 2 dažādas federācijas. It kā, man liekas, ļoti tā kā pats Skeletons tuvāks Kamanām nekā Bobsleja. Pareizi vispār būtu nodalīti, tad arī kaši būtu mazāk. Rennes sporta veidu federācija. Jā, parasti bija tur arī, kā vienmēr, kur cilvēki tur problēmas, kur nav tur problēmas, un tad bija finansējums vienā katlā, un tad tur viss plēšās un dala. Un tad arī sākās tās liekās kaut kādas problēmas. Bet, redzīja, mūsu arī nebūšana
tas, ka mums neveidojās kaut kāda piramīda, teiksim, arī attīstība mūsu sporta veidā ir tas, ka mums arī nebija tās attiecības federācijā. Un tu biji pārāk labs. Reāli, es esmu jaunais. Es esmu tur Mārtiņš Dukurs močēji, tur par pirmo vietu, ja? Tomas tur trešā, sestā vieta, ja? Cik dalībnieku no valsts var būt? Cik tu ietas izcīni? 2, 3. 2 vai 3. 2 ir Žeļeznā aizņemtas jau, tie čaļi mauc. Un tu saproti, ka tur ilgi nebūs. Nē, bet atkal no otras puses jau varētu vilkt iekšā, to trešo, teiksim, attīstīties. Ja jau sākums jau bija, kā man liekas, pareizs, jau sāka iet tur veidoties, bet pēc tam vaina, zin kā, kādā komunikācijā. Bet es diezgan daudz par visu to domājis, un zin kā, ka tu esi kaut kā safokusējies uz to savu rezultātu, uz vispārējo. Par ko citu nedomā? Tu nedomā, tu vienkārši šeit tunelī, zin kā, es pat tagad atskatoties, es pat mājiniekiem, zin kā, ģimenē, tu bradā pāri tevi tālumā, tur tas mērķis, tev tā medaļa, tev vienalga, tu vienkārši ej pāri, un pēc tam es jau piefiksēju, es atkal aizmirsu ģimeni, es esmu atkal savā sportā iekšā, es atgriežos, vienkārši paņem meitas, kaut kur braucam, un viņas man, kāpēc tu tēti tagad šodien esi tik labs, tāpēc, ka es domāju, ka es vienā dienā visu atpirkšu apakaļ, bet to nevar atpirkt, saprot, un es saprotu, tā bija tā mana kļūda, un varbūt tā bija tā cena, ko es maksāju. Tā nav kļūda. Tas ir ļoti līdzīgi tam, ko es vienmēr sociālos tīklos un arī mūsu čatā saku, kad tur, piemēram, negribu uzvārdus teikt, kaut kādam sportistam lūdz pateikt viedokli, piemēram, par karu Ukrainā. Visi pārsvarā klusē. Es atceros sevi sportojot. Neko tu neskaties, ja pat skaties, tev tas paiet garām, un tev nav. Tu skaties uz savām spēlēm, uz savu dzīvi. Mārtiņš saka par ģimeni. Viņš bija aizmirsis, iedomājies, ja sportists aizmirst par ģimeni, kāda tur, nezinu, Covid vai Ukraina. Tāpēc pārāk, man liekas, nevis stulbi, nepareizi prasīt viedokli no visiem gribās, lai, protams, tur Porziņģis kaut ko pateiktu, tur tādu, ka wow, bet viņš ir savā tunelī, kā teica. Un tas ir labi vai slikti, vienkārši tā tas ir, manuprāt. Un tas neliecina, ka cilvēks ir slikts. Arī grafiks un ģimene, tu 20 gadus, es šajā sporta veidā biju, kā aktīvais sportists 20 gadus, režīms ziemā tu esi projām. No novembra laikam no oktobra līdz martam. Tu esi projām reāli. Kaut kā atskaļ mājās, bet pamatā jau jūs visu laiku ceļot no vietas uz vietu, kā tāds cirks. Un kā ar ģimeni vispār? Ko attiecībām, ko kādām tajā brīdī, tu vienkārši esi projām. Tu neredzi ne bērns, ne sieva, neko. Redzīju, man jau tajā ziņā kaut kur paveicās, ka es tās attiecības nodibināju diezgan ātri, 15 gados, un tā arī es līdz šai dienai esmu kopā, un tā kā tādu, kādu man ieraudzīja, bet tas sākums bija grūts, kā es tur stāstu par kaut kādu skeletonu, tur kaut kādā garažā, mēs tur kaut ko taisīsim, tur kaut kādu Ziemassvētku vakars, man tur garažā kaut kas jāpatais, kā rezultāti nav, tā kā kaut kāds šarlatāns izklausās. Pēc tam jau, ka tev rezultāts, tā redzes, kā kaut ko cilvēks cīnās, kaut kas sāk sanākt, tā kā atbalsta vairāk, bet sākums ir grūts. Es taču stāstīju, man 5 gadus sievas, tajā brīdī mana sievas māte atnākot ciemos. Ar ko tu, Jurij, nodarbojies? Futbolu spēlē? Nē, es zinu, strādātu, kur. Tas ir apmēram tas pats stāsts. Par tehniku, mano mazotnes vienmēr ir galvā, es tur stāstīju komentētāju visu laiku. Vāciešu tehnika, viņi brauc ar Mercedesu, mēs ar labi uzcūlētu ņivu līdz maksimumam, bet tu vari ņivu, ja? Vai pilnīgs viduvējs braucējs ar top ekscelento tehniku var top 6 braukt? Jā, tagad ir tie laiki pienākuši, ka var, jo dalās šis sporta veids. Starts, braukšana, tehnika. Un tagad tas tehnikas īpatsvars ir aizgājis uz priekšu, ka pat stipri viduvēji braucēji var būt gan augstu pie atsevišķiem apstākļiem. Un jā, tur ir tas varbūt kaut kur foršais, ka tu vari rakt šeit un vienmēr kaut ko atrast. Bet no otras puses atkal tas sāpīgais ir tādi brīži, kad ir nācijas, kurām ir foršas programmas, kuri kaut kā iet un mērķtiecīgi iet uz to kaut kādu mērķi un viņi kaut kā sasniedz un tev vajag grūti ar tādiem cīnīties. Un otrs tas resurss. Tas, kas man bišķi pietrūka,
bija kaut kādi cilvēki aiz manis, kaut 2, 3, kuriem es varētu pamēģināt šito. Viens brauciens, viena diena, man viss skaidrs. Man pašam tās ir 3-4 dienas. Ja es aizbraucu to pasaules kausā mēģinu, man ir 3 oficiālās treniņu dienas, man ir mači. Vienu es varu ziedot, tālāk es vairs nevaru. Viss man jādomā jau, kā noturēt kopvērtējumu, kā pa pasaules kausu cīnīties. Viss es jau... Citi braucēji testē šito? Jā, teiksim, vāciešu bobslēm ir konkrēts pilots, kas ir apmaksāts, kurš diezgan precīzi labi brauc, kurš ar labas, teiksim, iedot feedbacku. Viņš brauc. Testpilots tāds, jā, un tur arī tas veidojās. Kas tagad ir numur 1? Vāciešiem? Skeletonā. Ir labi vācieši, vispār ir interesanti izveidojies. Kaut kur mūsu Angļi ir uzvilkti uz augšu. Krievi piedalās? Krievus nelaiž klāt. Vai cik žēl? Tad ir ķīnieši. Vācu treneris aizgāja ar ķīniešiem strādāt arī labi. Tā brauc korejieši ir neslikti. Tur tāds interesants miks sāk veidoties. Kanādieši? Kanādieši nē, varbūt kāds amerikāns, bet ne tik izteikti. Es teiktu vācieši, briti, ķīnieši. Kur parādījās vispār? Kas ir, ja mēs zinām, futbols radās Anglijā, skeletonu, kur izgudroja? Ļoti sen. Es teiktu, kaut kur no Šveices puses ir tāds sportveids Kresta, kas ir tāds kaut kur elitārs skaitās, kur ir tāds klubs, slēgts klubs, kur tu vienkārši tā nevar atnākt un nobraukt. Tev kluba biedriem jāļauj, jāsagaida no viņiem akcepts, ka tu vari pamēģināt šo sporta veidu, un tur nav noteikumi, tur nedrīkst būt tikai stūra bremzes, un tur pat ir pirmie braucieni jāveic superlēni, ja tu esi pātri, tad tev tur nepielaiž nemaz pie tālākas braukšanas. Tur ir savu noteikumu. Tās ir ragavas. Jā, un tad izdomāju kaut ko, kur viņi lido ārā, varbūt kādreiz es redzēju sienu ķīpās tādās pilnīgi. Un izdomāju varbūt kaut kur demokrātiskāku, cilvēkiem tādu pieejamāku. Lai brauc ar galvu pa priekšu. Jā. Es šodien lasīju, ka Latvijā esat pirmie braucieni ar galvu priekšu, tā kā dabīgā trasa bijusi arī Siguldā. 913 gads, tā kā. Pagājušā gadsimta. Un jau tas ir bijis. Un skeletons bija, man liekas, 24. gada un 40 kaut kāda gada Olimpiskās spēlēs. 2 reizes. Tad viņš pazuda no tā visa. Un tad paziņoja, ka 2002. gadā atkal viņš ir olimpiskais sporta veids. Man liekas, vienkārši tā ir saistības ziņā, ka latviešiem patīk jaunie sporta veidi. Olimpiskais spēles. Basīts, 3x3 arī, BMX. Un arī bija tā, ka tu principā parādījies īsi pirms. Tā kā valsts programma, mums ir jauns sporta veids, maucam vienkārši. Tagad 3x3 hokejs arī labi, es tā saprotu mūsu būs? Nē, es nezinu, vai viņš būs. Pie jauniešiem tur labi nostartēja. Bet Olimpiādē vēl nē? Nē, vēl nē. Bet jaunatnes spēlēs, man liekas, bija jau iekšā. Dārziņš bija treneris. Bet viņi arī vinnēja. Klausies, par Olimpiādu runājot šodien, Kristiāns, gatavojoties, kāds no... Kad tik ne tavs tētis teicis, ka drīz skeletons varētu arī nebūt olimpiskais sporta veids? Jā, teiksim, viss jau redzēja kaut vai ar klimata saistībām, ar izmaksām, jā, tur cik to monstru maksā, teiksim, kurināt, jā. Cik vispār ir trases? 11 uz šodien, bet Milāna 26. gada spēles ir pēdējās spēles, kad tiks uzbūvēta jauna trasa. Viss? Jā, viss turpināsies tikai jau esošajās trasēs. 30. gadā Laplaņa būs un pēc tam Salt Lake. Es domāju, ka turpmāk darīs kā futbolā. 14 valstis uzņems olimpiādi. Nezinu, skeletons Sigulda, rupi sakot, hokejs tur vēl 2 valstīs. Cik bija Eiropas čempionātā valstis? 14 toreiz pēc Covida. Bija baigi daudz izkaisīts. Baku bija un Helsinki bija un vispēc kārtas tur bija. Tas ir. Jā, bet arī bija hypes par to, ka Stokholma gribēja olimpiādu ņemt tā kā, jā. Mēs bijām tur kaut kur, kandidātos. Tā bija izcila iespēja, jā. Ja viņiem pašiem trases nav tā kā. Amerika nolec nost Los Andželesas dēļ. Kanādā nobalsoja laikam iedzīvotāji, ka tomēr ne. Šveice tā kā pateica, ka nē. Un viss baigi gāja uz to, ka mēs reāli varētu arī paņemt. Un tā kā likās, ka
Itāļi to 6. gada spēļu trasi bija nolaiduši jau 12. gadā. Nekas tur vairs nenotika, likās. Tas arī baigi spēcīgs arguments, vai nu tad šo trasi vai arī... Bet skaties, te loģisks jautājums, kāpēc visi atsakās no tām olimpiādēm? Tas ir ļoti dārgi. Tas ir baigi dārgi. Man liekas, Itāļi, nezinu, varbūt vēl pat šobaldienu maksā par tām Turīnas spēlēm. Tas, to jau Ķīna, Krievija, kas varbūt Amerika, tiem, kuriem vajag parādīt, tie arī var atļauties tā jau. Turpat Korejai negāja, man liekas, tik spoži. Tu arī sarunas sākumā pastāstīji par to olimpisko kustību, ka tu tur vīlies. Mēs šito jau 100 reizes runājām. Tur bērnībā, jaunībā tā olimpiāda bija liels notikums, bet kad tu kļūsti pieaugušāks, tu saproti, ka tā Olimpiskā savienība, vai kā viņi saucās, gandrīz vai ar reketu nodarbojās. Valstis uztur sportistus, valstis apmaksā olimpiādu. Peļņu savāc viņu. Un tev prēmija vismaz no Olimpiskās tās savienības bija par medaļām, vai arī tikai no valsts? No starptautiskās? Nē, viņi vienkārši, tu esi... Jā, tu esi tā kā aktieris. Jā, aktieris viņa šoviņā. Tas man liekas šoviņā uztaisītā, tas, ko viņi izdara, iedod tev pa brīvu paēdina un izguldina. Un vēl jo īpaši skaidrs, kas salīdzināt 100 reizes, kad es rakstīju par Renni kaut ko un teicu, ka tu arī par šito foršu ļoti teici, ka skeletonisti nevar piesaistīt finanses, nav tik daudz. Un visu laiku mans futbolu, es vispār tur futbolu reizi nepieminēju, man to futbola bāza iekšā, bet, ja salīdzina, piemēram, tas UEFA, viņš pilnībā uztur Latvijas futbolu palielam. Rotācijā visu pārējo. Un tad tu saproti, ka olimpiskā, es ne par Latvijas, es par to lielo, ka viņi vienkārši izmanto valstis, izmanto sportistus sava labuma gūšanai. Jā. Palielam taisnība taču, vai ne? Jā, tas tā ir, jā. Jo neviens jau neko nesaņem. Arī kas ir interesanti, ka tev arī, labi, jūs man neko nemaksājat, bet arī es nevaru ar saviem sponsoriem iznākt. Pareizi. Es jau nevaru atnākt, man Red Bull būtu, ja es tur atnāku ar Red Bull. Nedrīkst būt, man jau tikai... Tāpēc, ka viņiem savi kaut kā. Viņiem savējai. Protams, jā. Tu nevari atrādīt šajā notikumā, ko it kā viss skatās. Tu nevari savies atrādīt. Bet Bobs vienmēr bija kaut... Binders, laikam, ir kaut kas tāds. Nē, bet tu jau spēlēs nevar. Pasaules kausā, pasaules čempionāta olimpiādē tu nedrīkst. Neko nedrīkst, jā. Tas gan ir maksimāls stulbi. Bet kā pasaules kausa posmās, piemēram, prēmijas tev kaut kas maksā par uzvarām? Pasaules kausā maksā. Federācija vai kas jā, starptautiskā federācija maksā prēmijas, jā. Skeletonas, viņi maksā. Normāls tā kā tu... Nē, nebija lielas. 5,000 eiro par pasaules kausa kopvērtējumu. Kopvērtējumu? Jā. Tas nav salīdzinoši slēpošana tur, kad... Wow! Nē. Tu visu sezonu brauc. Un tev 5,000. Jā. Tu, principā, ja tu neesi top 6... Vienu varu pateikt, to viņš nedarīja naudas dēļ. Tas ir skaidrs. Bet tad sanāk, ja tu neesi kaut kāds tiešām top sportists, kā tu, piemēram, tad reāli tu ar to neko nopelnīt nevari. Nē. Fuck? Bet cilvēki, kas brauc tev līdzās, par tavu biznesu, ko tu tur dari, kad tu to sāki darīt, mēs parunāsim. Pārsvarā tad viņi strādā kaut kādu darbu, jā? Amatieri var teikt, vai ne visi? Nē. Bija gan, bet lielākoties jau tie cilvēki bija, ka mēs sākām pārvērsties par profesionāļiem, tie cilvēki, kas ar mums strādāja arī tāpa par profesionāļiem, jo tas darbs tomēr pietiekami liels bija jāvelk, un tā nevarēja uz tā pusslodzi. Ja tur skatoties, vienmēr ir tīpaši vācieši, tur vienmēr viņi bija vai no armijnieki, vai policisti, kaut kas tāds viņiem bija. Tā ir tāda sistēma arī mums bija mums bija arī. Rastargujos arī bija skaitās sistēmās, un tā jau ir forša lieta, kad atbalsta, un tas jau... Tas ir tas otrs ne tikai finansiāli tas, ko tu iegūsti mēnesī, bet arī tas, ka tu beidz karjeru, ka tu izkāp ārā, citam varbūt nav tādas iespējas kaut ko uzsākt vai kaut ko ir nokavējis, bišķi palaidis garām, ir iespēja iet iekšļiet struktūrās strādāt, un tas ir tāds labs backups, man liekas. Tā ir forša lieta, Agrāk, man liekas, arī komandas sporta veidos tā arī bija visādi ASK un šitie, ne? Treneru loma tieši, treneris tev priekšā neparādīs, kā nobraukt. Jā.
Principā tas no tavas sapratnes atkarīgs no tā, kā viņš tev teorijā izstāsta, kā tas būtu jādara. Kā notiek šis darbs treneri? Viņš tev pie video rāda, un ja viņš pie tam vēl ir tevs. Kur tā robeža ir? Grūti, Tur tu pareizi noraksturoji. Viens ir treneris, tev ir kaut kur psihologs, kaut kur viņam jābūt zinošam, kaut kur viņš tev pasaka, kur bija šitā tā, es gribu sagaidīt no tevis, bet tu esi tas, kurš pieņem gala lēmumu. Ja viņš tev saka, tev jābūt tur, bet tu zini, nē, es neticu. Brauc jau tu. Tu tāpat brauks tā, jā, lielākoties, un te tas balans arī, man bija Anglijas izlasē kaut kur, sākumā ar šito cīņa varbūt, bet, kā es saku, vajag šitā. Parādi. Nē, es saku, es 20 gadus, es tev varu pateikt, tur atsitos, tur es visu scenāriju zinu. Tā vajag. Labi. Un tā kamēr un ļauj pat sacensībās kļūdīties, pašam sasisties, un tad, jā, tev bija taisnība. Un tā lēnām tu to uzticību tā kā iekļauj. Tas ir diezgan stulbi, manuprāt, Martins Dukurs un viņam neusticēties. Tomēr tas... Kuram vēl? Jā, kuram tad viņš... Bet, tāpēc es saku, lēmums jau pieņem tu. Tev jābūt pietiekam tam profesionālam, profesionālim, kurš arī pieņem tos gala lēmumus, un tev jābūt par tiem arī atbildīgam. Un tā kā man pašam bija tā, ka, treneris saka, ka kādreiz es pat negāju konfliktā, bet es vienkārši saprotu, laikam nebūs vai kaut kā savādāk. Un tas ir normāli. Es arī redzu, kad kaut ko tur, citu mēģina vai kā savādāk, bet es arī, čaļiem piegāju pēc tam, es redzu, ka jūs nedarat to, ko es prasu. Bet man nav pretenzija, ka jūs darat pa savam, bet tad pasakiet man, es gribu pamēģināt to un to. Nav problēma, pamēģini. Bet tad mēs izrunājam, mums ir savs plāns, un tu dari kaut ko savu, es redzu. Tu tukšu darbu dari. Jā, es saku, tu priekš kam? Netic, viss. Bet ir tādi treneri, teorētiķi, kuri paši nav braukuši. Jā. Bet viņi tikai tev vajadzētu darīt. Jā, ja tu, neesi tāds ambālis, tu vari daudzas lietas apgūt, iemācīties, un arī pat, ja neesi brauc, protams, ja tu esi brauc, tur tās sajūtas nodod tāds niansīts, protams, vari, bet tur arī tēvs, cepur nost, viņš jūta, ka viņš kaut kādu līmeni sasniedzis, ka viņš var iedot mums, un mēs jau paliekam spēcīgāki. Un tad viņš mēģināja piesaistīt kādu labāku. Un tad tā mums nāca cilvēki, un tad viņš vispār no tās braukšanas pagāja malā, un pārgāja tikai uz tehnikas būvēšanas. Jā, tā ir, tur es domāju, viņš baigi pareizi nospēlē. Ja viņš tur būtu ietiepies, kad jums jādara šitā tā, tur viss būtu sapratis. Kruta. Jo futbolā man liekas, tas variants tev bijis, ka, ja tu zini, ka viņš ir spēlējis, vai labā līmenī, tad tavs treneris, ja? Vai ne? Arī, redz, neviens arī nav teicis, ka labs futbolists, tieši otrādi, labs, izcils futbolists ļoti reti kļūst par labu treneri, ir tāds teiciens, bet ir piemēri, Mourinho, kas nespēlē, nav daudz, bet ir, bet tur cita lieta, tie cilvēki, kas nav spēlējuši, viņi varēja mācīties, sekot līdzi tur no 20-22 gadiem viņa teorijā, bet viņiem, ieejot ģērbtuvē, viņiem daudz ilgāks laiks nepieciešams, ko tu teici, lai viņam noticētu. Viņam jāpierāda ar rezultātu, ar attieksmi, ar darbu. Ja, piemēram, ienāks Zidāns, kā tas bija, viņš tikko beidza, pēc gada viņš jau bija Real Madrid, tur plus mīnus. Visi zina, kas viņš ir, un tur nav autoritātes jautājums vispār. Ja tu nespēlēsi, tev daudz vairāk darba jāizdara, jāiegulda, lai tev noticētu. Bet kā tu karjeras laikā vajadzās ar sponsoru piesaist individuālo? Tevi zināja, tavu seju zināja katrs. Kas vispār ar to nodarbojās? Pats. Tāpēc, ka bija tāds atgadījums, paņēmām menedžeri, un tad man bija tāds interesants atgadījums, tur par Rīmī eju, man tur pienāk viens onkuls, Čau Martiņ, čau. Tu baigais. Es saku, kādā ziņā. Viņš saka, es tevi atbalstu, tu tā kā tev nav laika pie mani jau atnāk parunāties, tā kā pastāstīt, kā tev gāja. Es saku, kādā ziņā. Viņš saka, es tevi atbalstu. Es saku, pagais, kaut ko es laikam palaidu garām. Un tad es sapratu, ka laikam es pie tās naudas neesmu ticis. Un tad kopš tā laika mēs pieņēmām lēmumu. Mēs paši gājām runāt, tu zini, ko tu soli.
Tomēr arī tam cilvēkam ir svarīgi, ka tu atnāc, parunā pats, jā, ka tu ierodies un ka tu pastāsti, tomēr tās nianses, un tāpat arī kaut kādos uzņēmumos taisījām pasākumus, kaut kā centāmies ar kaut ko iedot apakaļ, nevis tikai, paņemt, un sponsoru piesaisti bija ok. Bet tur atkal bišķiņu konfliktējām, ar federāciju. Federācija savi, mums savi. Citreiz ir, teiksim, tev 2 būvnieki, tad tev jāsaskaņo ar katru. Tā. Bet tā it kā bija nebija problēmu, jā? Tā pa lielam. Jā. Sākums visgrūtākais. Atkal bija uzņēmumi, kas pašā startā teica, ka mēs jums ticam, dragājiet, jums tur forši kaut kāds ģimenes pasākums. Neko jā, tur neko. Un ka tu jau kaut kā sāc augt, tev ir rezultāts, tad jau tev pievelkās, un tad ir tie tur, teiksim, sponsori vairāk un vairāk, bet tomēr mēs centāmies tie, kas no tās pirmās dienas bija, saglabāt viņus, un lai viņi ir, tā kā nāca tur iekšā, varbūt kaut kāds lielāks gribēja, bet tomēr... Ir kāds, kas no paša sākuma, rūpīgi sākuma. Kad tu vēl bija no pirmās dienas, Siguldas būvmeistars, tie no pirmās dienas bija līdz pēdējai, tā ka visu laiku un katru gadu, un tā kā cepurnos. Es vispār esmu visiem pateicīgs, un turpat, neiet runa par summām, iet runa vienkārši, kad es tagad zinu, ko biznesā būdams, ko nozīmē to naudu izņemt no biznesa un atbalstīt, jā, un man, tur fantastisks cilvēki, un tāpat tās arī visādi tur atgadījumi, un tas pirmais lielākais, teiksim, tāds atbalsts bija mums starptautiskā, varbūt, kaut kur esat dzirdējuši, ir SIKA, tādi mastikas visāds būvniecības piedevs, jā, un īpašnieks mums pienāca Šveicē klāt, viņš saka, jums tāds ģimenes pasākums, saka, jums tur tā, varbūt, grūtāk iet, viņš, kas jūs atbalstīšu, un nebūtu viņš, viņš tur ap sezonu, tā, es domāju, 200,000 ielika mūsu pasākumā. Mums, tur no valsts, laikam 12,000 eiro mēs lielākais, ko vispār varējām dabūt, un viņš, principā, visu to uzturēja. Starptautiskos trenerus apmaksāja visu, un tad jau, kad mēs izaugām, un tad viņš man pienāca, tagad tev ir viens pienākums, reku ir grieķis, un tev viņš jāaizved uz Olimpiskām spēlēm, jo es esmu saderējis. Grieķis startēs Ziemas Olimpiskās spēlēm. Jā, un mēs aizvilkām viņu. Viņš Sočus nostartēja. Viņš saka, un tagad jūs esat sasnieguši līmeni, ka man atbalstu jums vairs nevajag. Un viss. Šis ļoti labs. Ja tas ir kā tā filma par bobslejistiem no Jamaikas vai no kur? Jā, hot kaut kas tur bija. Zini to filmu? Jā, protams. Bet tagad es tev kā uzņēmējiem jautāšu. Tev tie sponsori, viņi piesaistījās. Tev kā uzņēmējiem, vai tu tagad būtu ieinteresēts kaut kādam šādam atbalstam ar esošo likumdošanu? Nē, es jau teicu, ka ar šito likumdošanu, tu jābūt kaut kādam izdevīgumam to darīt, arī uzņēmējiem jābūt, protams, kaut kādam nodokļu atlaidēm vai kā savādāk ir jābūt. Un to jau varēja redzēt, kā tā sistēma izmainījās reāli. Arī man sponsori bija, kas atklāti pateica, ka mēs nevaram, es to nevaru izdarīt, atļauties. Jā. Bet, ja sponsoram ir izdevīgi, ja man jāizvēlās, vai man aizskaitīt tur, vidu budžetā, vai es varētu atbalstīt kultūru, mākslu vai kaut ko, es par. Es katrā laikā. Es to naudu novirzīju. Kā es saprotu, ka toreiz vienkārši dažu gadījumu dēļ, kur bija otkati, atpakaļ atgrieza un kur šitā un pa lielam ļoti daudzi, droši vien arī mazie, individuālie sporta veidi, bet komandas sporta veidi ļoti. Visi cieta, gan mazi, lieli, gan komandas. Un es domāju, tā sistēma nebija slikta, varbūt pilnveidojot. Redzi, paši jau kaut kur ir sačakarēja to sistēmu, kāds uztaisīja tur atkatus un vispārējo, bet ja tā sistēma būtu pilnveidota, es domāju, tur varētu tikai sports iegūt no tā. Un te ir tas moments, varbūt tie cilvēki neprasīt no valsts, tik daudz viņiem būtu iespēja no privātā sektora kaut ko piesaistīt, jo jo es tomēr esmu par to, ka tam sporta veidam un tev kā tā, ja tavs sporta veids ir tik unikāls un tu tur krīt un celies, tev ir jābūt spējīgam piesaistīt kādu sponsoru, ne tikai sēdēt valsts naudā, tikai, vienmēr gaidīt to sadalas brīdi, pačīgi
nedrīkstiet, lai atvilkni iedod un vai no citas atvilknes Var nesmuku jautājumu. Ja negribi neatbildi, es domāju, tam jābūt publiskajā arī telpā. Cik valsts par, piemēram, zelta medaļu olimpiādē maksā? Latvijas prēmijas vispār ir ļoti labas. Es tā dzirdēju, 140,000 eiro ir. Es dzirdēju, ka top 3. Es teiktu, nav top 3, bet ir labas. Jā. Ja, teiksim, Latvijai budžets ir neliels, bet prēmijas ir labas, tad, teiksim, Kanādai budžets, ir sakarīgs, bet prēmijas ir mazas. Ja? Tur arī Anglijā, es nezinu, es domāju, viņi pa zeltu tur knapi 15-20 tūkstoši saņem. Bet viņiem tas bāzes budžets ir, lai darbotos. Jā, bet viņiem viena iemesla dēļ tās prēmijas nav lielas, lai nesabojātu to, lai pirmajā vietā būtu sports, nevis cīņa par kaut kādu rezultātu medaļu, kas atkal būtu kaut kāda virzība, šmaukšanos, dopings un tā tālāk. Lai šīs lietas atkrist, lai būtu tīrs tas sports. Jā. 100,000. Prēmijas ir labas. Arī pa pasaules čempionātiem pa visu Latviju ir ļoti labi. Es uzskatu izcili. Nē, tas ir labs cipars, protams. Es Twitterī lasīju, ka bija saglabājis vienu tvītu pēc Pekinas Olimpiskajām spēlēm Kanādieta Raheva, sievietes. Jā. 5. vietu dabūja, jo viņa bija diezgan tādu emocionālu postu ierakstījusi, ja, ka viņa laikam no federācijas bija dabūjusi kaut kāds, viņa rakstīja $0, beigās 11 bija kaut 1000, ja, bet ka viņas pasaules kausa posmi visi izmaksāja virs 30 štukām. Jā. Ka reāli viņa GoFundMe vāca naudu, ģimene, draugi palīdzēja. Viņas piestrādāja. Jā, beigās tie 5. vieta bija Olimpiskajās spēlēs, augstākais Kanādas sasniegums vispārējais. Un par to, ka viņi redzēja, ka ir milzīgs budžets, liels budžets, aplīmā, ka ir kopējiem šim mērķim, bet sportistiem pašiem, ka tu pats kulies. Es par šito arī daudz runāju un rakstīju, piemēram, Lietuvā, viņi ir tur nereāli pašvaldības atbalsta basketbolu un arī futbolu, starp citu arī. Viņiem tas ir normāli, viņi tur 1 miljonu var iedot gadā budžetam. Mums nav pat tur 100,000 pilsētas. Tad es uzdodu sev jautājumu, vai tas ir pareizi, tas ir profesionāls sports. It kā tas nesis, kā mums patīk pilsētas vārdu. Bet, manuprāt, labāk jauniešos ieguldīt to naudu. Jauniešiem, nezinu, tu zini, kāda mums ir infrastruktūra Latvijā visos sporta veidos. Šitie jautājumi, daudz jautājumu. Bet es domāju, tas jautājums ir baigi komplekss. Arī tie jaunieši ir, ja tur ir augšā viens Zidāns vai tur viens Porziņš, viņi velkās, viņi uzreiz velkās un tu jūti. Un arī, kaut vai mūsu gadījumā, viņi atnāca, mums bija kaut kāda rezultāta un tie jaunieši, sāka nākt, interesējās un prasījās, vajag arī, tur jābūt tādai loģiskai, kaut kādiem prioritātēm un tad arī, tu gribēji laikam pateikt, trepītei, kur ir... Aļona Parīze, ja? Pēc tam bija tiešām pieplūdums tenisā, sūtīja. Viņa parādīja, ka var, un viņai sekoja tā plūsma. Tad sāka lamāties lamu vārdiem un vairs ne. Es gribēju pajautāt tomēr par tavu biznesu. Mēs sākām un beidzām, jo mēs tad šo tēmu izrunātu. Kurā brīdī... Plāns B parādījās. Jā, ļoti labi, īsi. Īstenībā jau no paša sākuma tas uzstādījums bija mācības un augstākā izglītība. Tev ir kāda? Latvijas Universitāte ekonomists es pabeidzu un Tomasam Baumkalks skolā. Punkti tur pa medaļām. Nē, starp citu stāsts. Atbraucu no Turīnas. Es vispār voļuku normāli spēlēju, tur, gadus 10 spēlēju pirms, vispār. Viņš basketbolu? Jā. Nē, nopietni. Neticēs. Un atceros, mums bija tā kā kaut kā, tur tie kredītpunkti bija. Un es paņēmu volejbolu, domāju, tur viegli savākt tos kredītpunktus man būs. Es aizgāju to vienu treniņu, kā tur, viss kaut ko bakstās. Man reāli, nebūtu interesanti. Es vienreiz aizēju, otru reizi arī, es sapratu, es tur neiešu. Es tāpat to eksāmenu nolikšu vēsi. Skatos, atbraucu no Turīnas Olimpiskajām spēlēm, man sportā vienīgā neattaisnots viss tur. Tā kā nav izlikta atzīme. Jūs zināt, kas es esmu? Nē, un galvenais es aizēju, vai ejam, es atrādīšu, ko es varu tur
šitā tā, tur vienalga, bet es tikšu galā to labi, jo es biju aizgājis uz nodarbības, redzēju, tur tas līmenis, es tiešām zinu, ka es daudz labāk spēlēju un tikšu galā. Nē, tā kā tev nav apmeklētība, nekas nesanāks. Un tā beigās katedras vadītāji bija tā kā piefiksējis, ka es spēlēm biju aizbraucis, un viņi saka, nē, mēs tev jau ielikām, tā kā viss ieskaitīts. Es domāju, Latvijā šis neiet, starp citu, man tā liekas, cik es dzirdu, vienalga cilvēkiem, ko tu esi tur, kur tu sporto, ko tu un tur dari. Vēl viens man atgadījums bija, es aizgāju pie dekāna, un es viņam saku, es taisos tur gatavojos olimpiskām spēlēm, es saku, var eksāmenus tur vēlāk pārkārtot, es neprasu man atzīmes dāvināt, bet vienkārši. Viņš saka, ja tu LSPA lasies, viņš saka, šeit tev nav vieta. Es saku, ok, un tagad es jau biju beidzis, un man tas bija kaut kādus gadus, 4-5 apakaļ, man zvana LU. Klausies, Mārtiņ, tu vari atbraukt pie mums. Mums tā kā pateikt, ko sportu var apvienot universitāti. Es neiešu melot, es reāli, jūs man atpārdījāt. Jā, es neiešu, es pateicu, es godīgi neiešu melot cilvēkiem, jo tā nebija. Man reāli tajā laikā bija riktīgi garām. Kā? Jā, bet tieši tā. Tas bija, jā. Viss ir tas sports. Plānu, jā, mēs Jā, un tad tādā sakarā tas sākās ar izglītību, un pēc tam jau, sports viena trauma, tu esi brīvs, vai ne? Bet ne visi to saprot. Bet kā tev veselība vispār turējās? Turējās. Es īstenībā menisku izoperēju, tur bija kaut kādas pašpricēja, kaut kādi iekaiti, bet tā salīdzinoši priekš 20 gadiem bija arī lovā, līdz īru ārsts teica, ka īstenībā priekš tās karjeras ilgumu turies diezgan normāli kopā vēl. Tā kā, jā. Un tad tā doma bija, ka kaut kas jādara visu laiku paralēli. Un, protams, kad tu jau zini, ka tās karjeras beigas nāk, tad intensīvi, tu domā kaut kādā veidā un ko kā, un zini kā, tad iepriekš tirgojām vieglās automašīnas. Jūs ar šito sākāt, jā? Jā, diezgan intensīvi daudz to darījām, jo tas bija tā forša apvienojums. Vasarā tu to varēji darīt, un ziemu, kad autotirgus ir mazāk aktīvs, tad tu varēji sportot. Klasiski no Vācijas uz šeit? Jā, no Amerikas, tad no Vācijas, tad izsoles, principā klasiski. Tur sākums bija ar to, ka Tev sanāk ir uzņēmēja, kā krievi saka, Gēns, Žilka, jā. Un tad aizgājām, izdomājām kaut ko pie lielākiem agregātiem pamēģināt. Un tad tā vienu mašīnu, otru, pēc tam tu saprati, ar divām mašīnām tu nevar neko solīt, jo pa lielam vienu noplīst, un tu esi, tad vairāk, pēc tam jau paši tiesības nolikām un sapratām. Paši arī braucāt? Sākumu, jā, fiziski, ja vajag kaut ko pārbrauc, tur jau, principā, nedēļā tu kaut kādas 2 dienas pavadi ar to, ka tikai sākumā vadāji no servisiem uz servisiem, kaut kādu labošanu, kaut kādu pārtīšanu, lai teiksim, tas cilvēks beidzās, viņam darba laika beidzās, tad pēc tam tu braukā tos tos laikus izbraukā, lai cilvēks var kāpt nākamajā dienā un braukt. Tie vakari bija gari, jā, un īpaši bija smaga treniņiem. Zini, kā tu esi tur treniņos, tur kaut kādas tehniskas problēmas jārisina. Es atceros Olimpiādē, kaut kā šodien atceros, ka Tomas starp dienām, zin kā, viņam visu galds noklāts algas rēķinā, zin kā, mums tur novākoja tieši viena mašīna tajā Olimpiādas laikā, un tur tieši strādnieki neviens neteica, negribēja mums maču traumēt, tā kā. Jā, neviens noklusēja, pēc mačiem pateica, jā, tā, bet arī jāsaka paldies, ka kolektīvs bija tāds sakarīgs, ir sakarīgs, ka tomēr atbalstīja, nāca pretī, var uzticēties, un arī ļoti daudz cilvēki, kurus es satiku, kuri to grūdieniņu iedeva sākumā, jo tik daudz arī kļūdu bija, zin kā, un tik daudz vilšanās, un tā arī baigi daudz palīdzēja, un bez tiem cilvēkiem nekas nebūtu. Kurš ir galvenais Marto? Es teiktu, tā kā Tomas, viņš tā visā ir iekšā, jo redz, es pa ziemu esmu vairāk prom, un viņš tā, viņš ir pa visiem 100%. Es cenšos vasarā arī būt visu kopā darīt, bet ziemā tomēr esmu prom, un tu atsvešinies, tu jau izlaic ārā. Viss kārtībā, viss labi iet? Sūdzības. Jā, viss ok, sūdzības vienmēr ir, un sūdzības ir attiecībā pret mums, un attiecībā pret uzņēmumu, un mums attiecībā pret darbiniekiem, bet kaut kādu kompromisu cenšamies. Jā, tā vajag pārvadājums, jā. Redzi, bezmaksas reklāma. Tieši tā. Klau, Marto.
Tu individuālais sportists, ja? Un tagad, kā mēs, nezinu, vai var teikt, cik tev ir mašīnas, cik liels tev ir uzņēmums, tas tomēr jau ir sava veida komanda. Jā. Cik ļoti viegli vai grūti tu sajūti tos cilvēkus, tas der, tas neder. Tas tomēr arī šoferis, kā mēs jau izrunājām, pirms tas ir ļoti svarīgi. Vai viņš tev, nezinu, novākos tur kaut ko aizbrauks, neaizbrauks. Kas jums par to atbild, par cilvēku uzņemšanu? Principā mēs esam tā izveidojuši, ka cilvēks pieņem darbā Tomas. Viens, lai nav hauss, un otrs cilvēki paši atrod tās kontaktpersonas. Tu jau jūti, ar kuru tev veidojās attiecības, ar kuru nē. Un tu jau redzi, ja viens cilvēks prasa tikai kaut ko Tomasam, tad tu jau zini, ka viņš tev neprasa, tāpēc, ka tur kaut kas nav, vai viņam ir nērti, vai varbūt Tomas kaut kādās tēmās ir pielaidīgāks. Tu jau to psiholoģiju sāc arī saprast, un tad tu redzi, kāds varbūt tēvam kaut ko, tēvs arī mums diezgan intensīvi palīdz, ir viss iekšā, un arī viņam kaut ko prasa vairāk, ja, un tā kā, bet tas, man liekas, tāds normāls, dabisks process, ka tu jūti, ka tie cilvēki sadalās, un tāpat jau man ir Anglijas izlasē, man dod ar konkrētiem cilvēkiem strādāt, ar kuriem man pass, bet ar, teiksim... Tu neesi vienīgais treneris? Nē, mēs esam tur kādi 3 treneri, ja, teiksim, man nedoda meitenēm strādāt, jo varbūt es tāds asāks, varbūt meitenēm. Asāks? Jā, es esmu tāds salīdzinoši, jā, asāks, un meitenēm vajag tā, pavisam citu pieeju, jā. Kristiāns zina to pieeju. Bet reāli tagad tu pats strādā ar Lielbritānijas izlasi. Kā tur ir? Tur ir atsevišķi skeletons, arī viss kopā skeletons, bobslejas komandas? Skeletons, bobslejas ir kopā, bet viņiem, redz, ir baigi labā sistēma. Federācija saņem pilnu finansējumu pie nosacījuma, ja tev ir attīstīti abi sporta veidi augstā līmenī. Tad nav jēgas. Tātad, ja tev nav viens sporta veids, tad tu saņem 50% un visu gaišu, un tāpēc viņi cīnās. Nav par ko, nav ko dalīt pa lielu. Un ja mēs salīdzinām stāvs visu, kas ir, piemēram, kāds Latvijas skeletons izlases stāfa apjoms, cik daudz cilvēku tev brauc līdz ikdienā strādā ar tevi? Es teiktu, brauca kādi 5-6 uz mums 2. Bet Lielbritānijā ir stipri lielāka komanda, tur jau reiz 5 visi. Tev masieris bija? Jā. 1-2 vai katram 1-2, nē. Un cik Lielbritānijas izlasē? Tur ir savādāk, tur ir doktors un masieris, bet arī viens. Klausies, daudz... Psihologs bija kādreiz tev? Sporta psihologs? Man nebija, bet tagad es Lielbritānijā saskāries diezgan viņiem tas ir izplatīts, un arī viņi ir savādāk auguši, ja mēs augām kaut kādā sabiedrībā, kur bija tā, tev problēma, tu aiziet tur stūrī, ja? Tagad tev pāriet, tad iznāc ārā. Es tagad iedomājos savam tētim 20 gados, man futbola tētim, man vajag psihologu. Šitas būs. Nē, bet padomā pats psihologs. Tu gatavojies olimpiskajās ciklas 4 gadi, tu trenējies, ir kāds galvenais starts skaitās olimpiskās spēles. Es par šito teicu. Un tev ir 4 gadus tu trenējies, tu ej. Un tu iedomājies, tev 4 minūtes. Nē, tu 4 braucieni. Kristian, tas ir cits. Vai tu sadedzi? Nē. Kristians, tas ir cits. Iedomājies, tu esi sprinteris, 100 metrus tu skrien. Tu 4 gadus gatavojies startam. Un tu vienkārši dienu iepriekš kakls tev sāk sāpēt. Tas ir vāks. Aizmugurīt ilgi vai kas. Un no tā ir tos finansējums atkarīgs vispār. Tas pats arī par individuāliem sporta veidiem. Man kā futbolistam, es nevarēju... Tu jau biji tas individuāls. Es nevarēju saprast, kā cilvēks, piemēram, kurš skrien maratonu. Viņš katru dienu vienkārši iet skrien. Viens, dažreiz viens, laikam, dažreiz ar kādu. Tas ir tik, man liekas, grūti. Un atgriežoties pie tās psihologa tēmas, Angļiem diezgan izplatīti tas ir, un es redzu, ka daudziem palīdz un ir labi. Tāpēc es arī jauniešiem arī saku, tā nav vājuma pazīme. Tas nav kauns. Tu esi īstenībā spēcīgāks, ja tu esi spējīgs parunāt par savām vājām vietām. Un tur es esmu sēdējis ar normāliem čaļiem, večiem, kuriem asaras birst par to, kas viņiem nav, nesanāk, vai par to, kas nav veidojies, vai par kaut kādām traumām. Un tas viss vienkārši krājās, un viņi tiek no tā vaļā. Tas ir baigais darbs. Pašam ir jāieguldās, ja teiksim, ne ar katru sanāk, jo ir tādi, kuri paši
ieguldās, atdodās, atverās, viņiem viss sanāk. Ir tādi, kas domā, tu tagad man te stāsti, un tagad problēma to nerisinās. Jā. Tur jābūt tādai, tas ir kopīgs darbs arī ar psihologu, un to es arī iemācījos, jo man jābūt arī, ja ir katram atlētam, ja ir darbs ar psihologu, tad ir arī klāt piesiets ir viens cilvēks, kas ir no komandas. Un man arī ir atsevišķiem atlētiem, es esmu tā kā šai psihologu darbā arī. Tas nozīmē, ka es runāju psihologs, un es pēc tam runāju psihologu, un es runāju ar atlētu. Tā kā, lai visur... Nē, man cits bija, kad psihologs ar mani parunāja, kur es visu izstāstīju, atvēros, kā tu saki, un nākamajā dienā man treneris šito visu saka, tu psihologs pastāstīja trenerim, un tur bija, ka ķipa, privāta saruna. Tas bija tā mana vienīgā un pēdējā reize bija ar psihologu. Redzēju, psihologam ar laikam jājūt, ko viņš var stāstīt. Ko drīkst, ko ne. Un ja tu reiz esi atvēries, tad laikam nebūtu korekti arī stāstīt. Es gribēju pajautāt par to Lielbritānijas izlases stāstu, jo arī sociālos, kā vienmēr, pārmeta daudzi tev, ka tu nevis Latvijā paliki pēc tiem visiem gadiem, bet uz Lielbritāniju pēc naudas aizbrauc. Kā tas gadījās? Tas pat nav Eiropas Savienībā. Fui. Kaut kur prom tālu. Kā šis lēmums tika pieņemts? Lēmums tika pieņemts. Man vispār interesēja tikai komanda, kurā ir potenciāls un kurā ir iespējas. Varbūt tās iespējas, kuras es nebiju spējīgs realizēt, būtu šeit. Šeit. Jā, tur, protams, es esmu bijis aerodinamiskās caurulēs un vēl neskur un visādas iespējas, visu pētīt, darīt, mēģināt. Tāpat tās pašas testi, kas ir bijuši man lielā komandā, tik viegli pamēģināt, man tik interesanti ir, un man tas dienas jautājums kaut ko jaunu. Un tas bija noteikti svarīgs aspekts, jo bija nācijas, kas piedāvāja tā pieminēto finansējumu daudz lielāku, bet es tieši skatījos, kur es sevi redzu, kurā modelī. Pirmkārt, Eiropa, attālums ziņā, otrkārt, cilvēki, valoda, mentalitāte, iespējas. Bija diezgan liels tāds kritēriju loks, jo man nebija pašmērķis strādāt par treneri. Tas man nāca vienkārši tāds kā piedāvājums, bet es biju jau tā kā nolēmis, ka es nekratīšos vairāk apkārt, pietiekami esmu blandījies. Tā kā bizness ir, tur jāstrādā. Man bija tas tāds piedāvājums, un man tas jau bišķiņ tā, es jau tiem angļiem pašiem, kaut kādā sarunā saku, tas jau bišķi tā tupa no manas puses. Man ir bizness, kurā es varētu 100% ieguldīties. Es kaut kur blandos pusgadu apkārt ar šo tēmu un vienkārši kaut kā, tas kaut kur nav pareizi. Piekrīt. Jā, es piekrītu, bet vienkārši tas parāda, ka sirds vienalga pēc jā, tās tas ir mans aicinājums, un tāpēc es arī godprātīgi apsēdāmies pie galda. Tomas, teiksim, tu pavilksi, un tēvs nāca palīgā, viņš saka, es tev pielāpīšu, ej, dari, ja tā ir tava sirds lieta. Vai Latvija gribēja, lai tu, skeletonu Nē, nav jau, tur jau tā lieta, ja man Latvija nāktu, tur jau pat neiet runa par kaut kādu finansējumu vai par kaut ko, tur iet runa par to, ka ir sistēma vai nav sistēmas. Ko tu vari darīt, ko tu vari izdarīt? Jā, ja tev nav sistēmas, ko tur jau tev jāsāk to ar atlētiem, bet viņi palīdz Dievam ir izveidojuši un viss notiek, un es par to esmu priecīgs, ja es kaut ko varu piepalīdzēt, super. Tu teici, ka tev bija arī citi piedāvājumi, daudz naudīgāki, un te ar to tēmu par futbola treneriem, ka nevienmēr labs spēlētājs par treneri kļūst. Cik ļoti tas ir pārsteidzoši, ka tu biji pieprasīts pēc karjeras beigām, ka tevi uzreiz grib, kā to var saprast vispār, ka skeletonists būs daudz maz normāls treneris? Pirmkārt, redzēju, ja es būtu tā kā cilvēks, kurš meklētu treneri, man būtu, teiksim, tādi 3 aspekti. Viens ir, cik daudz viņš saprot par tehniku, cik daudz viņš vispār ir bijis labs braucējs, kāda viņam izpratne par braukšanu, teiksim, komunikācija, valodas barjera. Jo es redzu, ja Ķīnā ir vācu treneris un Ķīnā ir tulks starpā, tas arī ļoti sarežģīti. Un otrs, teiksim, tās tehniskās nianses man ir ļoti svarīgas. Ja ir tikai labs trases treneris vai tāds varbūt vidējs trases treneris, bet arī kurš par tehniku labi saprot, es labāk tādu izvēlos. Man tādi aspekti. Jūs tur savā
savā burbulī būdami, visi zina, ka tu... Plus mīnus zina, kurš kaut ko ir taisījis. Viņi jau zina, redzēja, ka viņš ar tēvu kaut ko tur savā garažā tur lipina. Tad jau viņš kaut ko ir uzzinājis, kaut ko ir iemācījies. Tad jau viņi uzrunā, tas skatās. Tad tā lēnām tas viss veidojās. Bet, redzēja, mums sanāca, ka mēs tādā tandēmā, tas austrietis, kas ar mani pēdējos, olimpiādi ir šancēja, un tad viņš kā galvenais treneris aizgāja. Un, principā, viņš mani ievilka tur, vairāk gribēja, lai es nāku palīgā, jo viņš saka, tas apjoms ir liels, man vajag kādu, kas nāk palīgā. Un tevi es zinu, un viņš saka, tad varam šancēt. Kā vispār tai pašā Lielbritānijā? Cik populāri? Skaidrs, ka tur futbols numur 1, regbijs. Kur jūs tur esat? Redzi, viņiem ir... Trasa ir viņiem? Nē, viņiem nav trasas, bet redzi, viņiem ir skeletons. Vispār Lielbritānija līdz šim, kas ir noteikti tev būs liels pārsteigums, ir rezultātiem bagātākā nācija skeletonā. Olimpiādē. Jā. Viņiem 2002. gads medaļa, 6. gads medaļa, 10. gads zelts, 14. gads zelts, 18. gads... Tas bez trases? 2 vai 3 medaļas, jā. Un tur viņiem īstenībā, un kas viņiem no ziemas sporta veidiem ir, varbūt snowboards, varbūt kaut kas tāds. Skeletons bobslejs, un ja tā medaļa izlec, viņiem ir diezgan, Bet ja tev trases, tu vispār dzīvo tikai ārzemēs? Jā, bet, redzēju, visi jau principā uz koferiem braukā. Viņi brauc uz šajien? Jā. Jā, es esmu, protams, pārlaimīgs, jo šeit ir nometnes, es esmu mājās. Kaut vai 2 mēnešus. Mēs 3 nedēļas pagājušajā gadā nosēdējām. Es jau redzu viņiem, jo tā 3. nedēļa grūti man tik izrādīja visu, ir kaut kā tāda skeletonistu komūna kaut kāda, kas visi kopēs WhatsApp čats, nezinu, pasaules skeletonisti. Kā jūs pusēs savā starpā kaut kā miedarbojaties? Tas sports palicis gana profesionāls. Ja agrāk bija, tā kā mēs tur sākām 2002. gadā bija pasaules kaustusiņš. Pēc tam jau kā tur aizgāja viss sišanās pa medaļām, tur viss, tur nekas, tur katrs savā stūrī projām, viss. Jā, viņi visi tev draugi, pēc tam ir duncīts mugurā, tur tā, jā, nav nekā čupošanās. Bet tagad tu gonkās, tu beidzis karjeru, vai tu jūtas tās, the GOAT atnāca tā kā? Nē, man ir leģendas, šī sporta veida leģenda. Man par šo sanāca tieši ar to, ar psihologu sarunu, jo man ir viens kadrs, kuru es trenēju, un viņš mani pārāk traki respektē. Un viņš saka, jā, bet viņš man teica, un es gribu viņam pierādīt, jo iedomājos, cik viņš ir vinnējis, un viņš laikam tā runā. Bet es viņam saku, tu šito visu aizmirsti. Tas tev ir jāaizmirst. Es esmu tev, lai palīdzētu. Nevis tev man kaut kas jāpierāda. Es esmu šeit tevis dēļ patiesībā, jā. Un es esmu šeit, lai tu taptu labāks. Man tev nav nekas jāpierāda vienam otram. Jā? Īstenībā personīgs, pēc cik tur 120 medaļām izcīnītām, ļoti piezemēts cilvēks. Esmu pat pārsteigts, patīkami. 120 nebija. 93. Nē, 50 bet 33. Bet tiešām viņš zina ciparu, cik viņam ir medaļas, es zinu. Jā. Zelta, man liekas, 60 kaut ko, bet kopā, man liekas, ap Račku bija 120. Tad kosmos, vienkārši kosmos. Varētu, tagad bez jokiem, varētu aiziet ciet kādam citam cilvēkam. Man tā. Nē, var, protams, ka tev jau pašam redzi, tu jau pats kaut kad pazaudē to realitātes sajūtu. Tev liekas, tu tur skaldi, tev liekas pirmais, tur, zin kā, tu otrais, un tev tur, kā tur aptuveni, zin kā, un tev liekas, tur, es tur atbraucu mājās, zin kā, pēc olimpiādes, un tev tur, nezinu, policijas konvojas, tev tur pavada uz pilsētu, un tur salūts, un cilvēki sagaida to, kas, ir karalis, vai ne? No, bet īstenībā tev tāds pats cilvēks, jo cilvēkiem ir 2 lieli pārbaudījumi - vara un nauda. Un tas tu grozies kā gribi, tev vai tu tos iztur vai nē. Un visu laiku kaut kā likās, tās kājas jātur pie zemes. Un zin kā, kaut kur varbūt palīdzēja, varbūt tas, ka audzināts bija tā, ka vai kaut kā, varbūt kāds tas tos spārnus bišķiņ, vai arī pats kaut kāds liktenis, zin kā, kad sāk tie spārni izplesties kaut kā aplauzos ātri, un tad kaut kā varbūt aizdomājos, bet jā. Jo, kad tu startēji, tu biji topā visu laiku, pēdējos gadus, ja, 10. Un
visu runāja, bija skeletons, bija ziņās, dzeltenajā presē, visur bija skeletons. Ja? Tu beidz karjeru, viņš ir pazudis. Tā interese bija kaut kāds hypes laikam ap tevi, ap rezultātiem. Mēs vinējam, mēs esam topā, mēs visi to mīlam, tas glorija hunterisms. Ja? Tagad tas ir pazudis. Vai tu vispār redzi arī pasaules skeletonā nākamo Mārtiņu Dukuru? Kādu vārdu, kas te startē un jūt, viņš varbūt mani pat pārsatīs. Savus audzēkļus. Nē, es godīgi sakot, tā nelieloties, es vienkārši tagad, kad tie mači iet, un es redzu, ka katros mačos gandrīz savs uzvarētājs. Mainās. Jā, un man liekas, kas tas bija tāds, kā bija īstenībā baigais laiks. Un tad likās, ka tā ir tā kā norma, es smagi strādāju, man tā jābūt, bet īstenībā jau neviens smagi strādā, un zin kā, un liekas, Kas sporta veidam labāk? Kaut kā tad bija, kad viens tāds izteikts līderis? Vai kā tagad? Kā tagad, noteikti. Es jau arī kaut kad runāju starptautiskās federācijas prezidents, tu vienkārši nepareizi darīji, tev mani bija jāatsēdina jau sen, tas sportam bija pilnīgi garāk. Bet tu nevar aizliegt. Tas arī no aspekta, bet tehniski tu vari izdomāt kaut kā, lai atsēdinātu. Lai tevi apgrūtinātu. Jo, iedomājies, kāda interese vācietim, kurš ir lielākais, saprotas, ka federācijas atbalstītājs skatīties, ka Mārtiņš Moči. Tu kaut kāds latvietis vinnē visu laiku, kāda interese? Viņiem tā vajag viņu uzvaras, un tāpēc vajadzēja meklēt veidus, kā, varbūt... Ja kāds nezina, es tā uzskatu, Mārtiņš Dukurs, 6-kārtais pasaules čempions, 2 olimpiskie sudrabi, 11-kārtais pasaules kausa kopvērtē līderis, čempions, 61 uzvaru pasaules kausa posmos. Paldies! Tikai. Dropzemaiku. Es uzskatu, ka tu esi pelnījis mūsu reklu ar šiem medaļām. 62 uzvaru. Paldies, ka tev atnāc. Mēs vēl nebeidzam. Paldies tev, Krekliņš. Un viena misija mūsu patroniem. Ko mēs šodien izspēlējam, Aivar? Ar veiksmīgā Mārtiņa Dukura roku. Kepon, tu jau guli tur? Nē, viņš pārstrādājas. Izvēlc vienu. Divus varbūt. Divus. Davai, mēs redzi. Segum brāli. Tā viena. Mums ir jau divi. Divas, jā. Ideāli. Tā man ir. Ja var salasīt, tad. Vai jābrauc mājās. Nē. Valters S. Valters S. Tas ir Sidelskis. Jā. Mēs pat pazīstam. Romāns V. Un Romāns V. Apsveicu Valteru un Romānu, sazināties ar Aivaru sociālos un Keponi jūsu. Man pāris fiksētādi. Vājākais posms tavā ķermenī, rokas, kājas, galva? Īstenībā galva, jo man vispār viss caur ķermeni iet. Okay. Kur trasi tev riebās visvairāk? Vācijā tāda Altenberga specifiska. Ļoti populāra. Jā. Šito nosaukumu pat es zinu. Labākais afterpartijas skeletona aprindās? Tas bija, zini kurš? Tad, kad šis Sika sponsors pēc viena Eiropas čempiona uzaicināja visus skeletonistus uz balli un uzsauc visiem dzērienus. Tad, kad mēs ap Račku Eiropas zeltu paņēmām, abi divi dalītu. Šveicē. Kā tas ir iespējams dalīt? Dalīts bija. Vienās laiks? Jā, vienās laiks bija, jā. Un Fāteris bija laimīgs laiks. Cik reizes domājis par skeletonu pamešanu karjeras laikā? Daudz. Pietiek. Kāda bija iemesla? Pirmkārt, tie vasaras treniņi, tie bija, tie visgrūtākie. Kad tu brauc, tu esi ritmā, tev sacensības, tev ir azartiņš, adrenalīns. Vasarā tu tikai mauc, 2 reizes dienā vienkārši mauc, un vasaras ir grūti. Mēs jau jutām, mēs ar Tomas jau pārunājām, kā pēc 30 gadiem tu neatjaunojies un baigi smagi, un trešdien tu jau esi miskaste. Ceturtdien jāiztur, piekdien kaut kā, sestdien, svētdien jādabūs. Brīvdienu nedēļas vidū? Nebija. Jūta, treneris jau jūta beigās, kad uz vecumu jau neatjaunojas, tad trešdien otro iedod kaut kā tur futbolu bišķi padzenāt, tur tā prieka pēc, vai pirtiņu. Kas tev motivē vairāk, process vai rezultāts? Ja medaļa? Rezultāts, man vajag to mērķi galā un principā es nostādu. Okay. Tu esi leģenda, bet kas tev pašām dzīvē dod jēgu šobrīd? Šobrīd, es esmu atvēris sevī daudz vairāk šķautņu, kādas es vispār jau biju iedomājies, un es esmu, varbūt sevis izzināšana, tāda saprašana,
un varbūt kaut kādu vērtību apzināšanās. Jā. Diemžēl, ka tas varbūt nāk ar laiku un varbūt mazliet par vēlu. Un ir daudzas tādas lietas, varbūt, kuras es nemaz nedarītu, varbūt pat sporta rezultātu dēļ. Okay. Jā, teiksim, arī tās beigas, kad es jau to pēdējo gadu paķēru, kā bija tā Ķīnas trase, un es jūtu, ka man viss slīd no rokām ārā, un es skatos, ka man Ķīnas trasē nesanāk, nedodās rokā, un nebūs, es jūtu, tā medaļa nebūs. Un es kā es pēdējā brīdī uzlecu uz tā austriešu kamanas, un es tā tikai tagad apskatos no malas, var iedomāt, cik sāpīgi bija tēvam, jā, ar viņu kamanu, cik daudz es vinnēju, bet problēma nebija kamanā, problēma bija manī. Es arī ar to kamanu neparādīju. Un, kas visgrūtāk ir tajā brīdī, kad es arī saprotu, ar to kamanu arī nekas nebūs. Un tu ej pa veikalu, un cilvēks saka, tagad ir tā līnija, tagad tuņi būs tā Ķīnas spēle, kur tu noteikti visiem to iedos iekšā. Un tu saproti, neiedošu. Bet tu arī nevar teikt to, bet tu ļoti skaidri saproti, ka nebūs. Tas varbūt ir tāds grūtākais, un tie brīži, varbūt, kuros tur rūdies īstenībā. Bija doma, ka vajadzēja beigt agrāk. Jā. Es domāju, ka uzskatu, ka 18. gadā man vajadzēja beigt. Vajadzēja beigt, visu pielikt punktu, jā. Bet atkal, ja es atskatos, tā kaut kad sēdējām, pļāpājām, man liekas, ar tēvu. Ja es atskatos, ko es pēc 18. gada arī, jā, tāpat bija gan Eiropas čempioni, gan pasaules kausa kopvērtējumi. Un ir tādi, varbūt, sportisti, kuri iet uz to visu mūžu un nesasniedz. Jā, tu 3-6, 3-7 gados. Jā, tāpat tas pēdējais Eiropas čempions bija baigi emocionāls. Es jau zināju, ka es beidzu. Un San Moricā es to Eiropas čempi vinnēju, un es saprotu, es vairs neatgriezīšos, ne te tādā sportā, un es stāvu, un man pilnīgi tā kā asaras acīs nāk, un es skatos, nāk tur pa trenerim iekšā, un viņiem, arī asaras acīs, tā. Bet iedomājies, kā tie pārējie atlēti nopūtās, tā kā, viņš beidz. Zini, kā bija interesanti sajūta, bija ar šito, es testēju tehniku Austrijā, un mans tas austriešu treneris, un man tie laiki tagad, bija... kad tu jau beidzi. Jā, tas bija pagājuši gadu, un man tie laiki bija uzreiz labāki kā viņiem. un viņš saka, viņš tiem visiem pāriem saka, beigās sūdi. Es redzu viņa acīs, viņš ir jau aizsvilies, viņš būs nākamgad uz kameras. un es jūtu, ka viņi man viens saka, kā bija šodien, tā kā čista nav tāda doma nākt apakaļ. Un es jūtu, ka viņi velk, vai tiešām. Viņš speciāli kur ir, viņš saka, es tā redzu pēc acīm, es tā zinu. Viņš jau sāka prasīt, kas un kā, vai ir pieejams šitais ekipējums. Kur kivere? Viņš būs nost. Bet ja tu tagad atgrieztos, tu varētu top 3 būt, ne? Top 10? Jā, top 10, bet top 3 nē. Tur starts. Es vairs nebūtu tādā līmenī, un starts jau baigi daudz iedod, un tagad vispār čaļi ir baigi aizgājuši uz priekšu. Par startu, es saprotu, ļoti arī no starta daudz kas atkarīgs, kā teicu, tagad zināšu, reiz 3 lejā. No starta daudz atkarīgs. Negribu izklausīties pēc rasista. Bet tu jau izklausies, melnādainie atlēti, mēs zinām, daudz stiprāki, ātrāki, jaudīgāki. Ir melnādainie skeletonā? Ir, bet viņiem ir kaut kā tāda nianse, ka viņi ne visi labi brauc, lielākā daļa pat, kaut kā nav tik labi apdalīti uz braukšanu. Bet tu saproti, par ko es runāju? Es sapratu, starti viņiem ir labi, bet bišķi braukšana pieklibo. Bet, protams, arī procentuāli viņi maz, jo tas sporta veids jau nekāda bauda nav. Es saprotu, vienkārši tagad viņu, atkal, lai pareizi pateikt, tās rases cilvēku Eiropā paliek vairāk un vairāk, un tāpēc, mēs redzam. Man komanda arī ir, un kā mēs jau augām tādā sabiedrībā, kur visi brīvi arī teica, uz N-burtu mierīgi, bet tur ir ļoti strikti, protams, visas šīs lietas, un tur ir jāņem vērā, lai kādreiz kaut kas... Skeletons kā sporta veids vispār, mēs daudz runājām šodien par olimpiādi būs, nebūs, tu redzi attīstību, ka viņš varētu izšaut un tiešām lielāku interesi izraisīt cilvēkos, atbalstītājos, sponsoros? Ja jā, tad kam jānotiek? Es domāju, bišķi tas
sporta veids jātaisa atraktīvāks, kā to var izdarīt? īsāks, nevis izstiept tur tos braucienus un visa pauzējumā visu jātaisa kopā kaut kāds, nezinu, kopā ar vienu lielu sponsoru, nezinu, Red Bullu mēģināt piesaistīt, uztaisīt to kā kaut kādu daļu no šova, vienu braucienu vai kaut ko. Jā, kaut kā tā mazliet vilkt to visu kopā, un otrs baigi izstieptais. Tu atnāc kaut kādos 9, pēc tam tu tikai 2 esi beidzis, zini, tas viss vēl kā šausmīgi ilgi un kaut kā kompaktāk, bet redzi, problēma ir tā, ka mums tās iespējas šobrīd ir nereāls. Un iedomājies, tu atnāc uz trasi, viena virāža. Jā, tu tur neko neredzēji. Es sēžu pie televizora, man rekur ir, es uzlieku, man viss rāda, ja, es visu redzu, tagad jums ir pauzīts, ar brauciens pārslēdzu. Baigi grūti ir, teiksim, tādā ziņā. Cik Siguldā? Es tiešām reizi nebiju Siguldā uz gonkām. Cik tur cilvēki fiziski var būt? Atnākt var, protams, ka tur ietilpt var ļoti daudz tūkstoši, bet es nezinu cik, bet man liekas Siguldā bija 2000, tas bija 19. gads. Vēl uztaisīja, bija kopā ar 4 zelta medaļu apbalvošanu. Atnāca baigi daudz tūkstoši. Bet tur ir ekrāns, ka tu vari visu to redzēt, ko televizorā redz? Jā, ir ekrāns, jā, un es atceros to sajūtu. Es skrienu sildos jau sacensībām, pirmām braucienā, skatos tie pūļi tikai, tik gāžās, man pilnīgi zosādi. Un bija bezmaksas vilciens no Rīgas, un cilvēki tiešām atbrauc un atbalstīja. Un braucot, iedomājies, es dzirdu, kā tie cilvēki bļauj. Var dzirdēt tajā ātrumā? Jā. Es atceros, Siguldā braucu, tur tāds troksnis bļauj. Dažreiz, kad futbolu spēlē, tu tā esi spēlē, ka tu nedzirdi tos. Man tur čaļi filmē, bija operatori tagad filmējuši, un tas video viss, gaida nākamo. Labs darbības. Tas super tempā notika. Bet vai tu redzi, kā skautos Latvijā varētu atgriezties augstākajā līmenī? Var, pie attiecīgiem cilvēkiem. Tev dēli ir? Nē, man meitas ir, jā, viņas jau praktiski grib, bet es viņas pagaidām turu vēl. Kā tu uzdrīksties? Es uzdrīkstu, man ir citi plāni. Man ir meitām 13 un 10. Identiski. Tā kā tev? Man būs 14 tagad septembrī un 10. Man citi plāni, man ir plāns izglītību labu. Un bobslejs. Bet tiešām viņas grib? Jā, kad traks nāk un arī sanāk stumt un viss ir labi, bet ar viegli tik nodarbojās, bet es to ļauju tā šobrīd prieka pēc viss neuzspiežu neko. Un mamma ko saka? Mamma arī vairāk, tas tāds kopīgs lēmums, bet mēs tā kā dīvaini, ja mamma teiktu, Martin, davai skeletonis tas būs. Jo es runāju vienu kamaniņu braucēju, arī Bobs salīdzināja skeletons kamanas. Viņš saka, bet kamanām pat drošāk ir. Kad tu redzi, kur tu brauc un ka tu vari manevrēt, ja? Jo viņi teica, mēs kamanās, viņi ir krūtis, tā kā arī piespiesas. Es jau tur sūdu neredzu, es redzu, bet bišķī tikai, kur es maucu vairāk. Skeletons ir ātrāks, jā, par kamanām? Nē, kamans ir ātrāks. Kamans ātrāks un kamans ir daudz filigrānāks turējās, bet kamans kļūdas nepiedod tā. Skeletons, teiksim, viņam tādam cauru, tā kā trubām brauc un tomēr, vairāk tur atsitās. Tā visu esi braucis, jā? Jā, bet tā kā manām kļūdas nepiedod. Ar Bobu arī esi braucis? Jā, diezgan. Un, ja tādēļ būtu jāpasaka vienkārši viens kaut kādas ceļa vārdi, ir jaunais Žeks, 14 gadi, pirmo reizi tot mauksto skeletonu, un tu esi gauti, ja? Ej uz futbolu. Ko tu viņam varētu pateikt? Pāris vārdus vienkārši tāds jauniem sensorim. Nē, zin kā, es viņam uzreiz varu pateikt, ka viegli nebūs. Nekas nebūs viegli un baigi svarīgi ir tas darbs un gribas spēks, jā, bet talants var būt, visi forši, bet ja nebūs darbs un gribas spēks, arī nekā nebūs. Tā kā pirms tu vispār sāc lec iekšā, ja tu domā pa kaut ko vairāk un gribi sasniegt kaut ko augstāk, tad jāsaprot, ka tur būs arī rūgti brīži un tiem ir jātiek pāri. Tev bija talants vai tikai darbs? Nē, es domāju, bija talants. Es domāju, kas ir spējīgi par tām medaļām cīnīties, tur jau no visa kā ir tik atkarīgs, cik tu katru no šīm sfērām atver, cik tu izmanto, cik tu liederīgi vai neliederīgi. Ja tev fāteris neatvestu no Norvēģijas Ragavas,
kā redzam, par volejbolistu arī diez vai tu kļūtu auguma dēļ. Tu man basketbolistu arī. Ko tu darītu, kā tu domā? Es domāju, ka es jau biju iesācis hoķi spēlēt, man ļoti patika. Arī. Mēs nobraukājām. Jo brāļās spēlē. Jā, uz hoķi. Es domāju, ka es neapvainotos, ja es hoķi spēlētu kaut kādā līmenī. Šveicē spēlē. Jā, bet ko es tur baigi darīt, es nezinu. Gan jau Bet sports no 8 līdz 5 es laikam nestrādāju. Man grūti, jā, man vajag kustību. Tomasa dēls hoķi spēlē. Jā. Tālu no izlases? Nav tālu. Viņš bija uzaicināts tagad. Uz pārbaudas spēles bija tagad, viņu kaut kā tur klubs nepalaid vai kaut ko tur bija aizņemts. Ir. Pēdējais, kā tu atpūties? Tu šansēji ar visu savu loģistiku, ņemies uzņēmumu, treniņu. Kā tu vienkārši atlaidi? Tā kā, hei. Redzi, atpūsties arī jāmāk. Un es esmu piefiksējis, ja es esmu šeit, es neatpūšos. Man visu laiku kaut ko es izdomāju. Esmu Anglijā arī strādāju. Tāpēc es braucu prom. Es zinu, kad es Jāņos braucu prom. Ceļoju, jā. Tad es zinu, ka es tur varu gan atslēgt mazliet galvu, gan izveidināt. Šodien dzirdēju foršu un lika aizdomāties, kā vienmēr internetā, ka viens jau pieaudzis, mūsu vecuma vīrietis stāsta, ka viņš brauc atpūsties, viņam 3 bērni, meita. Es braucu atpūsties tikai ar saviem draugiem, jo tad es atbildu tikai par sevi. Ka braucot, es tikko kā reiz no ceļojuma, braucot ar ģimeni, tu atbildi, lai viņiem patiktu, lai viņas atpūstos, lai viņi atpūstos, lai būtu visu. Un tas ir tik ideāli, un beigās viņš pasaka, bet ir viens arguments, ka tad tev jāprot nodrošināt 2 ceļojumus gadā. Jo es strādāju ikdienā darbā, sieva ir ar bērniem, viņa arī strādā, un viņa ir pelnījusi arī atpūsties. Ja tu vari nodrošināt 2 ceļojumus, tad dari tā, viņš saka, ceļo atpūties ar draugiem un tad ar ģimeni. Mārtiņ, liels tev paldies! Tiešām. Prieks, ka tu mani nesiti. Droši vien, ka neko arī neesi lasījis. Prieks, paldies, ka atbrauci vēlreiz. Un lai tev veicās biznesā un vispār dzīvē. Izaudzināt Lielbritānijā zvaigzni. Es domāju, ka tur nebija skeletona. Tu pastāstīji, ka tur viņiem medaļu daudz ir bijušas. Jā. Lai izdodās. Mārtiņš Dukurs, paldies, ka Jurijs Žigājos, leģendārs foto. Jā. Paldies, ka skatījāties un abonējiet un kļūstiet par Patreon un tiekās nākamajā reizē būs vēl viens olimpietis. Jā, mēs rīt rakstam. Paldies!